Labs rīts, dāmas un kungi. Es ceru, ka visiem šorīt ir tāds labs noskaņojums. Visi kafiju ir padzēruši, kādu iespējams kādu krosānu apēduši un gatavi šodienas konferencē, kur mēs tad labprāt arī atklātu. Šodien par psihoemocionālo risku nozīmi cilvēku labbūtībā darbā. Tāpēc, Pirms mēs sākam šīs dienas konferenci, ļoti svarīgs paziņojums. Šodien šeit nav paredzētas nekādas pārbaudas, trauksmes, mācības un tā. Tāpēc, ja nu gadījumā jūs sadzirdat evakuācijas signālu, tā nav mācība trauksme, tad droši dodamies ārā. Tas ir tepat ārā dodamies pa šo te izeju. Tur būs trepes un pulcējamies attiecīgi parkā pretīm viesnīcas ieejai. Tātad, jā, tas lūk tāds neliels paziņojums. Tad, lūk, lai šodienas konferences atklātu, aicināšu šeit uz skatuves Valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsu. Sagaidām ar aplausiem, dāmas un kungi. Labrīt, kolēģi. Labrīt gan šeit klātesošie, gan esot mūsu vērojošie tiešraidē. Es ceru, ka visi šodien ir paņēmuši līdzi tādus ļoti pozitīvus, labus noskaņojumus. Es ienākot redzēju ļoti daudz smaidīgas sejas, ļoti daudz tādas pozitīvas ažiotāžas, zumoņas. Bet es tomēr pajautāšu, kā jūs šodien rūties? Tā, jā. Cik no jums ir pajautājuši kādam, kā otrs jūtās? Divi tikai? Nē, jau tā, sakautrējās reiz tā rokas pacēlās. Tak vairāk. Cik regulāri jūs darbā pajautājat kādam katru dienu? Kā jūtās? Te ir tāda pareiza auditorija cilvēki, kas tā kā zina, ka mentālā veselība un varbūt tā vietā, lai pajautātu vai izpildīts uzdevumus, kad būs, jūs zinat pareizāku jautājumu, kā pajautāt. Un kāpēc mēs šodien esam šeit un ko mēs šodien šeit darīsim? Kāpēc šī tēma psihoemocionālajā riska un labbūtība darbā? Jāsaka, pēdējos gados šī tēma tiešām no tāda, kā var teikt, tāda papildu jautājuma arvien vairāk ieņem tādu centrālāku lomu un arvien vairāk uzņēmumu, un, protams, domāju, arī šeit klātesošie īpaši misijas 0 uzņēmumi apzinās, cik šis jautājums ir riktīgi būtisks uzņēmuma gan kultūrā, gan cilvēku labbūtībā, kas, protams, tiešā veidā ietekmē arī uzņēmuma veiktspēju, rezultātus un sasniegumus. Un jāsaka godīgi, dažreiz ir tā, kad jāatzīstās, mēs grēkojam, arī pats nemetīšu akmenī var noliekt galvu drīzāk, ka dažreiz tas rezultāts, tas process, tas iznākums vai tas, ko mēs redzam, ir nonāk tādā fokusā, un mēs skatāmies, kāpēc tas nav izdarīts, kāpēc tas nav sanācis, un tas cilvēciskais elements, tas cilvēciskais faktors, tie darbinieki, tas viens kolēģis varbūt, kas to rezultātu nav spējis varbūt tādā vai citādā veidā sasniegt vēlamajā līmenī, ir paliek aizskaidrā, un mēs tā kā domājam, kāpēc viņš tā un šitā, bet arī viņam ir savas emocijas, arī viņam ir savas sajūtas, un varbūt viņš nejūtās īpaši labi, varbūt viņš jūtās nomākts, noraizējies, un tādā veidā, protams, tas ietekmē arī viņa performance. Jautājums, vai viņam ir vide, kurā viņš var šo savu sajūtu drošā veidā izklāstīt, vai ir šis atbalsta mehānisms, kurā viņš var justies brīvi, jo skaidrs, ka arī darba vidē, tas ir stāsts arī par attiecībām. Kaut kur tas viss drusciņi pagāja otrā plānā Covid laikā, ka mēs darbojamies attālinātāk, mēs mazāk redzējām viens otru, bet attiecības, es domāju, profesionālas attiecības arī darba vidē ir ļoti būtisks. Un nevelti Imantam Ziedonim tāds slavens citāts, ļoti viegli atcerēties, cilvēkam vajag cilvēku. Ja? Un arī darba vidē noteikti tas nav izņēmums. No darba inspekcijas perspektīvas teikšu, ka jāsaka, šis jautājums par psihoemocionālo labbūtību darba vidē, viņš ir iegūst tādu arvien pieaugošu nozīmi. Mēs to redzam arī pēc iesniegumiem. Arvien vairāk cilvēku, jāsaka, raksta mums par to. No vienas puses labi, jo cilvēki tātad atverās, uzdrošinās par to ziņot, mēģina kaut ko risināt, tad nav vienaldzīgi, neklusē, tad signalizē, ka kaut kas nav kārtībā. Varbūt kāds kādreiz to kopīgo karogu izmanto, lai kaut kādus individuālus jautājumus risinātu, ja? Bet kopumā mēs varam novērot tendenci, ka šī ir viennozīmīgi pieaugoša problemātika, par ko cilvēki sauc pēc risinājuma.
Un, tāpēc mēs esam šeit, lai par šiem risinājumiem runātu, lai dalītos labajā praksē, ko vairāk uzņēmumi jau ir spējuši atrast. Un jāsaka, no šī gada sākot, varbūt kādam tas būs tāds patīkams jaunums, varbūt kāds jau to zina, mentālā veselība kļūs par centrālo tēmu mūsu nākamo 3 gadu Zelta ķiveres kampaņās. Tātad šis būs 1. gads un nākamie 3 gadi paies zem mentālās veselības vairoga. Un mēs pieskarsimies un mēģināsim no dažādiem aspektiem pienākt šai tēmai klāt, palīdzēt viņu apzināt, pieņemt un meklēt, protams, risinājumus. Tā kā šī gada pirmā fokus tēma Zelta ķiverē būs tieši uz psihoemocionālo risku atpazīšanu un novērtēšanu. Tā kā sāksim ar pirmajiem soļiem, kā par to atpazīt, kā to novērtēt un ko ar to darīt tālāk. Tā kā tie, kas jau kaut ko dara šajā jomā, droši lieciet aiz auss, gaidiet oficiālu paziņojumu, kad tiks izsludināts labās prakses Zelta ķiveres konkurss. Bet visā ziņā turiet prātā, ka šī būs šī gada un faktiski nākamo gadu, 3 gadu tēma. Lūk, un noslēgumā varbūt pavisam tāds vēl viens maziņš citāts pārdomām, jo es zinu, ka arī kolēģi šeit, kas ir gatavojušies uz šo konferenci, citiem vairākiem būs pirmās pieredzes kaut kādā lomā, ir satraukušies. Palīdzam viņiem, piedomājam par to, ka šī ir tāda arī vide, kas, protams, tiek būvēta ar labu mērķi. Mēs visi cenšamies darīt labāko, bet tas satraukums kaut kur ir, tā atbildība iekšā mūsos sēž. Un kāds lektors varbūt neatbild laicīgi un neiesniedz prezentācijas, vēl vairāk rada satraukumu. Bet Mišelei Obamai, ASV pirmajai ledijai savulaik, ir tās ļoti labs teiciens. Mēs nevaram ietekmēt vienmēr to, kas ar mums notiek, bet mēs varam ietekmēt to, kā mēs rūpējamies par sevi, kā mēs to pieņemam. Tā kā rūpējamies par sevi un lai šodien visiem pozitīvs pasākums. Paldies! Jā, paldies. Paldies vēlreiz Valsts darba inspekcijas direktoram. Bet kā nākamo mēs aicināsim tepat priekšā uz skatuves iniciatīvas Misija 0 idejas autoru un virzītāju Lindu Šeidleru. Sveiki, es nezinu, kādu viņi runājumu es varu izveikt ar klātesošiem un tiem, kas ir tiešaistē, lai līdzīgi kā Renārs iekustinātu, bet kad jūs pēdējo reizi par sevi parūpējāties? Šodien? Šorīt. Pieceļoties. Pareizi. Jā, rūpes par sevi ir ļoti svarīgas, lai kādos apstākļos jūs būtu, jo patiesībā tiešām psihoemocionālie riski sākas ar mūsu pašu izvēlēm. Kā mēs vadīsim savu ikdienu, kādā darba vietā mēs izlemsim strādāt, kādā sabiedrībā mēs izvēlēsimies būt. Un tā ir individa iespēja kaut ko ar savu dzīvi darīt. Jā, es saprotu, ka nevienmēr mums, teiksim tā, no tās situācijas, kurā mēs esam, no tām izvēlēm, kuras mēs varam un esam spējīgi pieņemt kādā konkrētā brīdī, mums varbūt tik ļoti paveicās vai nepaveicās. Un daudz teiks, jā, bet man baigo iespēja nav, man ir jābūt tur, kur es esmu, jo tāda ir mana šī brīža situācija. Bet mēs katrs viens varam paskatīties to situāciju caur citām brillēm, varbūt ne tik rozā, varbūt skaidrākām, notīrītās brilles un padomāt, ko mēs varam katrs savā ikdienā ieviest kaut nedaudz, lai justos labāk. Un es padalīšos ar savu personīgo pieredzi. Man darbā, kad es jūtu, kad viss jau ir, teiksim tā, jau tāds pierasts, rutinēts, likās, ka jā, tev ir tie izaicinājumi, bet tev ir kā viena bilde priekšā, hei, tad es izdomāju, ko es varu darīt vēl. Un tad tev nāk sabiedrības komponenti tavā galā iekšā, jo tad, kad tu esi piepildījis sevi caur pienākumiem, tev liekas, tu vari kaut ko darīt sabiedrībai. Un tā pie manīm atnāca doma par Misiju 0. Un, ja jums galīgi viss dzīvē ir apnicis, padomājiet, ko jūs varat labi izdarīt citiem, tad jums darba būs vairāk, bet jūs jutīsieties labāk. Un
Tā mums ir vecākiem, mums liekas, ak, Dievs, bērni. Ja viņi mums tik daudz aizņem ikdienā laika, tie arī mums ir psihoemocionālie riski reāli. Ja? Tur katru dienu mēs tur ar viņiem tur ir pārunas, tur ir ēst gatavošana, ēdīšu, neēdīšu. Vienu dienu ēd ar gardu mucu, piepēc pilnu leduskapu to pārtiku, un nākamā dienā viņš saka, fuj, man negaršo. Ja? Un tev ir ārprāts, tev tas slāņojās virsū. Katru dienu tu tiec mēģini tik galā ar to, un darbā tieši tāpat. Tu vienu dienu darbiniekam saka, hei, tev būs šis, viņš jā, man būs šis, nākamā dienā viņš jau ir aizmirst, viņš tā, normāli, man ikdiena, tā kā, ko vēl man, jā. Un šis te viss nāk pāri mūsu galām, mums jau kaut kā jātiek galā, un tie psihoemocionālie riski, tāda smalka padarīšana. Ļoti smalka matērija, kurā mēs visi dzīvojam, jo vienu dienu tas mums šķietam vispār nav risks, nākamā dienā tas ir milzīgs risks. Un vienu dienu mēs daudz darbu uztveram kā ļoti smagu nastu. Nākamā dienā, ja mēs to darām ar prieku un ar misijas apziņu, mums liekas, ka dodiet man vēl, es varu gulēt mazāk, man vajag darīt vairāk un tam līdzīgi. Tā kā viss ir atkarīgs no tās mūsu perspektīvas, no tām lietām, ko mēs darām. Bet misijā 0 mēs arī ieskatījāmies psihoemocionālajos riskos oktobrī mūsu konferencē. Un mēs arī izveicām aptauju, un aptaujā piedalījās gandrīz 800 cilvēku, un kā zinātnieki saka, 724 uz Latvijas mēroga jau nozīmē jau normālu pētījumu, kas tiešām pasaka, kā Latvijā cilvēki jūtās. Un tur iznāca ārā ļoti daudz lietas. Tur iznāca ārā tādas lietas, kur pusi no cilvēkiem atzina, ka viņiem īsti nav iespējas kontrolēt to, ko viņi dara, kas ir, teiksim tā, ļoti satraucoši, jo, ja mēs kaut ko darām, mums vajag to jēgpilnību un to apziņu, ka mēs spējam lietas kontrolēt, tad pie tā noteikti vajadzētu organizācijām domāt, kā likt cilvēkiem sajust sevi kā saimniekiem pār savu darbu. Vadītāji, protams, jutās labāk par šo, ka viņi kaut ko kontrolē, bet vadītāji mazāk sajūta cieņpilnu komunikāciju attiecībā uz sevi, kas atkal ir vēl viens tāds psihoemocionāls risks, tāpēc, kad vadītāji bieži vien atkal ir tie vientuļie organizācijās. Viņi ir daudz ko izdarījuši cilvēkiem, parūpējušies par viņiem, bet tad atnāk tā viņu vientulība un tie viņu riski, ko ar to darīt. Un mēs taču zinām, vai ne? Tur viss mēs par to runājam. Vadītāji, tur pat augsta ranga vadītāji, tur dzer par daudz, izklaidējas ne tā, kā vajadzētu un vispār dzīvo ne to labāko dzīvi, kaut arī it kā šķietam sabiedrībai liekas, ka viņiem vispār viss baigi labi. Un darbiniekiem atkal ir citi. Jā. Viņiem ir tie ikdienas komunikācijas, resursu pieejamības, kolēģu sadarbības jautājumi ļoti, ļoti viņu fokusā. Un tā ir tā vide, ko mēs varam organizācijās veidot, par ko ļoti jādomā. Un kopumā Latvijā cilvēki atzina, ka viņiem resursi ir pietiekami darba vietās un nav tik traki, viss viņiem ir, bet viņiem ir ļoti maz informācijas, kā organizācija viņiem var palīdzēt psihiskās veselības jomā. Un es zinu, ka misijas 0 uzņēmumos ļoti daudz ko dara šajā jomā, bet mēs netik veiksmīgi spējam nodot saviem darbiniekiem, kas tad ir tās lietas, ko mēs vispār viņu labā darām, un kā tas vispār ir saistīts ar viņu psihisko veselību. Jo bieži vien tieši tā skaidrošana, kā tas tev var palīdzēt, ir tā atslēga īstenībā labiem rezultātiem organizācijā šo te psihoemocionālo risku vadības jomā. Un tad vēl viena lieta, ja mēs tā galīgi ejam tādā likumdošanas virzienā, tur jau arī, kaut vai vērtējot tos pašus OVP un pievērtātos riskus, tur mēs redzam, ka nevienmēr organizācijas ieliek iekšā tādus riskus, ko varētu ielikt iekšā. Nezinu, pieņemsim, ja tev ir vadītājs, tak ieliec viņam to lēmumu pieņemšanu, lai viņam ir iespēja iziet tās papildu pārbaudas un tam līdzīgi. Bet daudz to nedara. Es nezinu, kāpēc. Jā. Mums bija atklājums. Man pašai bija atklājums iepriekšējā OVP, kur mēs paņēmām klāt ehokardiogrāfijas izmeklējumu. Man kardiologs lika aizdomāties par dažām lietām, kaut arī man šķietam liekas, ka es kopumā, kopumā uzturu sev formā un tā, un nedzeru, nesmēķēju, cenšos ēst, kad ir laiks. Strādāju arī, strādāju daudz, guļu varbūt netik daudz, bet kopumā jūtos labi. Tad, kad kardiologs tev pasaka, bet hei, tavai sirsniņai tur tā starpsiena ir par milimetru biezāka, un tas ir saistīts ar stresu un lēmumu pieņemšanu, tad domā, manā sirsniņā kaut kāda tur starpsiena ir biezāka, tāpēc, ka viņš saka, jums tā kā vīrietim sirds.
Es nezinu, kā es par to jūtos. Droši vien emocionālā ziņā nē, bet tādu uzkačāts muskulis. Ja? Droši vien par to ir jāizdomājās, ka nevienmēr mēs tās stresa pazīmes redzēsim sejā, runā un sajūtās. Mēs tās stresa pazīmes pēc kaut kāda brīža varam redzēt fiziskās izpausmēs. Un es domāju, par to pieskarsies arī daži runātāji, un par to mums noteikti jādomā. Tas, kas mums šķietā sākumā tāds varbūt ļoti, tāds varbūt netik svarīgs risks un netik svarīgi par to piedomāt, ilgtermiņā tas atstāja ļoti nozīmīgas sekas. Tāpēc par to ir ļoti jādomā. Psihoemocionālie riski ir visu laiku bijusi klātesoši. Man prieks, ka jauni laiki, jauni tikumi, mēs par to runājam vairāk, bet arī jauni laiki, jauni netikumi. Un pie netikumiem, es domāju, arī mēs pieskarsimies konferences laikā, lai katram ir ko paņemt līdzi šodien. Es novēlu izdošanos visiem runātājiem, daudz jaudīgas sarunas un dzirdīgas ausis. Un pauzīties mēs esam te apkārt. Nāciet jautāt. Paldies! Liels paldies par iedvesmojošiem vārdiem, lai atklātu šodienas konferenci. Bet mums ir arī pirmie runātāji. Un es ceru, ka visi, gan online, gan arī klātienē, ir gatavi pirmo runātāju sagaidīt. Un tā ir pirmā mums būs Marta Karlsone. Organizācija psiholoģi, konflikta anatomija pirms, laikā un pēc būs viņa tēmas. Sagaidām attiecīgi ar aplausiem, dāmas un kungi. Super, sveicināti, paldies. Es pareizi saprotu, ka man ir jāstāv šeit, lai man redz arī online. Ok, tad paliekam šeit, tas man būs izaicinājums. Prieks jūs redzēt. Es esmu organizācija psiholoģe. Strādāju ikdienā ar grupām, ar vadītājiem, ar vidējā līmeņa vadītājiem, bet tā kā es esmu psihologs, tad es tomēr strādāju arī kabinetā. Un tas man dod tādu foršu iespēju redzēt, kā tie konflikti un tas, ko īstenībā tie konflikti ar mums nodara, kā tas izskatās visos līmeņos, kā tas izskatās tad, kad C līmenis nevar saprast un viņi saka, klau, mēs jūtam, ka tur kaut kas īsti labi nav, bet mums nav skaidrs, kas nav labi. Es redzu, kā tas izskatās tad, kad vidējā līmeņa vadītāji saka, jā, zin kā, mums ar tiem blakus departamentiem ir baigās problēmas, bet mēs gaidām, ka tagad valde vai vadītāji kaut ko ar to darīs vai kaut kā mums palīdzēs risināt. Un tad es redzu arī, kā tas izskatās tiešām tad, kad tie cilvēki nāk un mēģina risināt no tādas proaktīvas prizmas šīs lietas, mēģina parūpēties par sevi, mēģina īstenībā reizēm arī nesajūgt prātā tajā visā, saprotot, ka es īstenībā arī esmu elements tajā visā darba vidē un visā. Lūk, es drusku esmu samalojusi. Mēs vairāk runāsim par to, kas notiek pirms konflikta, kā netikt līdz konfliktam, kā varbūt parūpēties par sevi un saprast, ko darīt līdz aiziešanai uz konfliktu, bet ne caur tādu prizmu, kā mēs tagad samazināsimies, kā mēs tagad mazliet pacietīsimies, kā mēs tagad kaut kur pagaidīsim, kaut ko nepateiksim, bet tiešām caur tādu, man gribas teikt, radikāli savu vajadzību apzināšanās prizmu, kā mēs katrs tā riktīgi kapitāli rūpējoties par sevi, patiesībā varam parūpēties arī par šo, par to, ka mums ar tiem konfliktiem darba vietā iet labāk. Lūk, un anatomija, tāpēc, ka man liekas, ka, ja mēs paskatāmies un drusku atšķitinam tos konfliktus, es nezinu, kāds no jums cep maizi ikdienā? Yes, 3. Es arī šorīt uzcepu skābmaizi. Pankūkas. Ir kāds ceps? Jā, ok, ļoti labi. Jā, ok. Un vispār ir kāda veida mīklas izstrādājums? Tā kā daudz mēs visi ir kādreiz kaut ko cepuši, vai ne? Un līdzīgi ir ar konfliktu. Mums visiem, un es neticēšu, ja jūs man teiksiet, ka jums nav konfliktu un ka jūs neesat tādi cilvēki, kas konfliktē, mums visiem ik pa laikam ir tie konflikti. Un līdzīgi kā tad, kad jūs saprotat, no kā veidojās mīkla, ko tur dara olas, ko tur dara piens, ko dara raugs, kādā temperatūrā tas iet bojā, līdzīgi ir ar konfliktiem. Paskatīsimies šodien, kas ir tās sastāvdaļas, kā viņas tur kopā miksējās, kā viņas kopā rada maģiju vai rada kaut ko briesmīgu un īstenībā līdzīgi kā Linda arī teica, kas ir tā mana individuālā atbildība, ko es šeit varu darīt. Protams, ka mums konfliktā vienmēr ir otrs sliktais, vai ne? Tas neģēlis, kurš tur ir pie šī visa vainīgs, bet es gribu, lai šodien mēs skatāmies no tās otras prizmas. Kas ir tas, ko es varu darīt? Kas ir tas, kā es īstenībā varu sev palīdzēt ar šo? Lūk, kāpēc mēs vispār konfliktējam? Man patīk šī ķēde. Tātad visbiežāk man ir kaut kādas vajadzības, un, lai tās vajadzības sasniegtu darba vidē, man ir jāsadarbojas ar citiem cilvēkiem. Ja manas vajadzības es varu apmierināt un tikt ar viņām galā pats, tad visticamāk es nesadarbojos, taču darba vidē reti, kad tās vajadzības ir tādas, ka jūs tiešām paši savā vientulībā laimīgi varat tikt ar tām galā. Vai ne? Mums ir vajadzīgi citi cilvēki un ne tikai darbā.
Un tad, kad mēs sadarbojamies ar citiem, visbiežāk mēs kaut ko esam gatavi darīt. Es esmu gatavs ar tevi sarunāties, es esmu gatavs tevi klausīties, es esmu gatavs, iesniegt laicīgi prezentācijas vai atskaites vai citas lietas, vai ne? Ir kaut kas, ko es esmu gatavs ar tevi kopā darīt, ko es iespējams darīšu drusku vairāk nekā tad, ja es šo darītu viens pats. Bet visbiežāk es kaut ko arī neesmu gatavs darīt. Vai ne? Ir kaut kādas robežas, varbūt es esmu gatavs tev iesniegt prezentāciju, bet es neesmu gatavs iesniegt prezentāciju un tad 18 reizes viņu labot, jo tev nepatīk mani burtu krāsa vai vēl kaut kas cits. Vai varbūt es esmu gatavs likt iekšā visu savu sirdi un dvēseli, bet ne līdz 11. vakarā. Respektīvi, ir kaut kādas limitācijas, kā mēs viens ar otru sadarbojamies. Nu, un tad kā jūs varat iztēloties, vai ne? Tajā brīdī, kad tās manas robežas, manas vajadzības, tas, kā es gribu darīt lietas, sadurs ar to, kā tu gribi darīt lietas, un vēlams kaut kā atkārtot un ilgstoši, un tā, ka tas mums abiem diviem ir pietiekami svarīgi, tā ir tā vieta, kur ļoti, ļoti bieži rodas konflikts. Un man gribas teikt, ka jā, mēs varam runāt, un mums vajag runāt par konfliktiem, bet konfliktēšanas jēga nav konfliktēt. Vai arī, ja jūs jūtat, ka jums gribās konfliktēšanas pēc, tad iespējams ir vērts ar manas jomas profesionāļiem tikties zem 4 acīm, jo arī tā var būt, un tas ir ok, tas nepadara jūs par sliktiem cilvēkiem, tas iespējams liecina, ka jūs ļoti ilgstoši esat ignorējuši kaut kādas savas vajadzības. Bet pēc būtības konflikta jēga ir mums izvilloties un saprast, kā mēs katrs par tām savām vajadzībām varam parūpēties, vēlams maksimāli respektējot robežas. Skaidrs, ka konfliktā mēs katrs domājam par savējām, bet tur, diemžēl, ir arī otri cilvēku robežas, kas to visu padara sarežģīt, bet man šķiet, ka šī ir konflikta jēga. Saprast, kā mēs varam par tām savām vajadzībām parūpēties. Par mūsu abu vajadzībām, faktiski. Nu, lūk. Un man patīk to zīmēt šādi. Iztēloties, ka tā ir jūsu dzīve, gluda kā tāds okeāns, kā spogulis. Bieži jums tā gadās? Ne vilnīša? Man arī ne. Bet iztēlojamies gadījumu pēc, ka tā ir jūsu dzīve, viss brīnišķīgi gludi. Neviena izaicinājuma bērni ēd visu laiku, visu to, ko jūs viņiem gatavojat. Un tad kaut kas notiek pirmo reizi. Kolēģis kaut ko nokavē, varbūt vadītājs kaut kā pilnīgi neadekvāti noreaģē sapulcē. Respektīvi, ir kaut kāds tas pirmais akmens kurpē, kas jums liek domāt, bet kaut kas te nav īsti labi, kaut kas man nepatīk ar to, kas te notiek. Es nezinu, kā ir ar jums, bet es parasti pirmajā reizē domāju, bet es taču negribu būt tāda histēriska un tagad uzreiz taisīt kaut kādu milzīgu drāmu no tā, kas ir noticis. Kā jums? Ir tā, vai ne? Liekas, ko tad es tā uzreiz? Vai pusaudzis, kurš pirmo reizi ir nokavējis mājās atnākšanas laiku, un liekas, es taču gribu būt tāds foršs vecāks, nevis tāds, kurš uzreiz taisa histēriju, vai ne? Un tā ir tā problēma, ka šajā brīdī mums tur sākas ļoti, ļoti daudz domas. Mēs domājam, nav jau tik traki. Jā, nav foršs, bet nav arī nekas šausmīgs, vai ne? Ja tam cilvēkam kaut kas privātajā dzīvē. Kā es tagad tā uzreiz metīšos pie rīklas, uzreiz pārmetīšu, uzreiz kaut kā tur, vai ne? Kaut ko darīšu. Un tā problēma ir, ka kamēr mēs šīs visas domas domājam, visbiežāk tas notiek vēlreiz. Gadās arī tā, ka pēc tās pirmās reizes nekad vairs nav otrās reizes, brīnišķīgi apsveicu, jūs esat ieguvuši vienu no tām retajām problēmām dzīvē, kas tiešām atnāk un aiziet, un tā vairs nav jūsu problēma. Bet es domāju, ka jūs arī ļoti labi zinat, ka reti, kad mums gadās tāda laime un veiksme, visbiežāk mēs tomēr attopamies tajā, ka tas notiek vēlreiz. Un tā problēma ar to otro reizi ir, tur ir divas faktiski problēmas. Pirmā problēma ir, ka visbiežāk otrajā reizē jau ir trakāk. Ja pirmajā reizē tas bērns nokavēja 15 minūtes, tad tagad viņš jau ir ieradies pusstundu vēlāk mājās. Ja pirmajā reizē kolēģis iesniedz 6:05 vakarā, tad nākamajā reizē viņš iesniedz nākamajā rītā 8 no rīta, jo jūs taču 6 vakarā tāpat neskatīsieties to atskaiti. Tad kāda starpība? Tad jūs varat arī nākamajā rītā iesniegt. Un drusku sāk tā problēma jau palikt lielāka. Un tā otra problēma ir, ka jūs esat tikko šo piedzīvojuši pirmo reizi, neko neesat teikuši, un faktiski esat sev un tam otram cilvēkam iemācījuši, ka šis ir ok. Te nekas nav jādara. Tāpēc tur sākas atkal tāds vēl trakāks, vēl smagāks tas iekšējais dialogs par to, ka, kā tad es tā tagad teikšu, vai ne? Tad jau viņi padomās, ka es esmu kaut kāds sliktais, vai tad es tiešām nevaru paciesties, vai tad es nevaru tur kaut kā ar šito sadzīvot, vai ne? Un ja es sākšu runāt, jo tagad jau es esmu drusku uzvilcies, vai ne? Man jau tā kārtīgi nepatīk tā tēma. Un tad es iespējams padarīšu visu vēl sliktāku. Un varbūt šeit ir tas brīnišķīgais mirklis, kur mēs domājam, bet varbūt tomēr vienkārši pāries un viss būs kārtībā, un mēs varēsim laimīgi aizmirst un vispār nedomāt par šo. Kā jums ir ar tādām lietām, kas tomēr nenotiek vienu reizi, bet notiek 2, 3? Bieži gadās, ka atrisinās pašas no sevis? Jā. Un tā ir tā problēma. Šis ir tas maģiskais mirklis, kur mēs ļoti, ļoti bieži nepaspējam nepamirkšņāt acis, un mēs esam šeit. Vai ne? Un vispār, vai ne?
Ja es tagad sākšu runāt, tad gan viņi padomās, ka es esmu briesmīgs cilvēks. Un tā problēma ar tiem muģekļiem ir, ka tajā brīdī, kad mēs esam šeit, ir nenormāli sarežģīti no tā tikt laukā. Ir instrumenti, ir veidi, ir metodas, bet tas ir drausmīgi dārgi, sāpīgi, piedodiet par franču valodu, bet arī čakarīgi un tiešām ļoti, ļoti piņķerīgs pasākums ir tikt no šī vaļā. Tāpēc tas, ko es šodien gribu jūs aicināt, ir vienkārši netikt līdz tam sapiņķerējumam, darīt visu iespējamo, kas ir jūsu spēkos, lai risinātu mazliet ātrāk tās lietas. Lūk. Un tad, kad mēs esam tajā sapiņķerējumā, man patīk runāt un domāt par tādu kā konflikta aizbergu, jo tajā brīdī, kad mums ir konflikts, mēs visbiežāk esam tādās paralēlajās pasaulēs un paralēlajās realitātēs. Viena ir tā redzamā daļa, vai ne? Kas ir viss tas, par ko mēs it kā šķietam strīdamies. Problēma ar konfliktiem ir, ka visbiežāk mums ir arī ļoti skaidrs, ka tas otrs ir sliktais un es esmu labais. Un visa konflikta jēga ir tagad izcīnīties, kurš tad ir tas īstais pareizais, kurš ir vainīgais, kurš ir, mēs tā kā zināmā mērā konfliktējot sagaidām tādu verdiktu, ka tas ir tas vainīgais un tas tiks, tur tagad visādas izdarības ar to cilvēku tiks izdarītas, vai ne? Un faktiski mēs strīdamies par to, kuram ir tā taisnība. Taču es ticu, ka, ja jūs padomājat par lielāko daļu saviem konfliktiem, reti, kur tas ir tik vienkārši. Jā, tev bija taisnība, tu nomierinies vai tu izdarīji. Protams, ir arī vienkāršas situācijas, taču visbiežāk tādi mūsdienu pieaugušā dzīves konflikti, viņi ir ļoti, ļoti niansēti, viņi ir ļoti sarežģīti, viņi ir ar daudz dažādiem slāņiem un ietekmēm un pozīcijām un blakus departamentiem un vadītājiem un padotais, kurš ir skatījies un blakus kolēģis, kurš ir piešķīlis tur uguni vēl drusku vairāk, vai ne? Tas nav tik vienkārši kā tikai pateikt, kurš ir sliktais un kurš ir labais. Un tas ir zināmā mērā arī tas, kas to padara ļoti, ļoti sarežģītu, ka mēs it kā mēģinām tos konfliktus atrisināt šajā līmenī, bet tur ir nenormāli daudz neredzamās lietas. Visas mūsu iepriekšējās pieredzes, kā mēs esam viens ar otru konfliktējuši, visas mūsu iepriekšējās pieredzes, kā mēs kā cilvēki esam konfliktējuši. Es atļaušos izdarīt tādu vispārīgu secinājumu, esot latviešu tādā klātbūtnē. Neesam mēs lielākā daļa uzauguši tādās mājsaimniecībās, kur mēs tā brīnišķīgi konfliktējam. Ir problēma, tad risināsim visi pie galda. Neviens neklieks, neviens demonstratīvi neklusēs pēc tam 3 dienas, neviens varbūt neaizies no mājām. Un mums ir jāpatur prātā, ka visas tās mūsu mikro pieredzes un tas, ko mēs esam pieraduši saprast ar konfliktu, tas viss ir tur klātesošs. Tas viss tur no mums ienāk klāt, un tur ir tie visi tādi mūsu personīgie triggeri arī, vai ne? Protams, jā, visas neizrunātās ekspektācijas, visas tās emocijas, ko es esmu riktīgi sakrājis līdzi, kamēr es esmu ticis līdz tam muģeklim, visas tie stāsti, ko es esmu sev radījis un stāstījis, un kāds tas otrs ir sliktais, un kāpēc viņš tā vispār dara. Iespējams, tas sliktais vispār pat nav pamanījis, ka šeit kaut kas notiek, bet mums jau ir vesels stāsts, kāpēc tas notiek viss, ne? Un tā problēma ir, ka tās manas patiesās vajadzības, tas, kas man patiešām ir īstenībā kā cilvēkam šeit svarīgs, bieži ir kaut kur ļoti, ļoti dziļi noslēpts. Un es ticu, ka jums arī ir bijuši dzīvē konflikti, kur mēs it kā tajā pozīcija līmenī strīdamies viens pretī otram, un mums katram ir tas savs striķa gals rokās, un mēs nenormāli cīnamies. Bet ja mēs īstenībā to striķi novestu zemē un paskatītos drusku dziļāk, mēs bieži vien saprotam, ka mēs īstenībā runājam par vienu un to pašu. Jā, mēs strīdamies par termiņiem, mēs strīdamies par kaut kādiem komunikācijas veidiem un pieejām, bet īstenībā mēs visi gribam, lai šis projekts izdodas. Īstenībā mēs visi gribam. Jā, es strīdos ar savu pusaudzi par mājās atnākšanas laiku, bet mēs īstenībā abi divi gribam, lai tu esi drošībā. Un tā ir kaut kāda mūsu kopīgā interese šajā. Un tā ir, manuprāt, tā grūtība, ka tad, kad mēs tiekam līdz tam sapiņķerējumam, ir nenormāli grūti atgriezties atpakaļ uz šo līmeni, ka īstenībā mums abiem šeit kaut kas ir vajadzīgs un varbūt pat viens un tas pats. Un vēl ņemam vērā, ka darba vidē visa tā neredzamā daļa būs pilna arī ar dažādām tādām hierarhijas niansēm, ar varas distanci, kurš te ir ietekmīgāks, kurš te ir ilgāk strādājis, kurš varbūt nav vadītājs, bet patiesībā ir neoficiālais līderis. Arī varas pozīcija būs milzīga ietekme darba vidas konfliktos. Lūk, un ko tad mēs darba vidē parasti daram ar tiem muģekļiem? Pirmais, mēs metam viņus laukā, jo piņķerēt vaļā ir nenormāli sarežģīti un dārgi. Privātajā dzīvē, tad, kad mēs tiekam līdz muģeklim, mums tur visbiežāk ir arī hipotekārais kredīts, tur ir bērni, tur ir suns, tur ir praktiski jautājumi, tur mums ir augstāka motivācija to sapiņķerējumu piņķerēt tomēr vaļā. Darba vidē man ir stereotips, ka varbūt privātajā sektorā mēs biežāk metam laukā. Tas ir tiešām tās situācijas, kur atnāk kaut kāds konflikts, kaut kāds sāsinājums, un tad ir atlūgums, vai arī kāds tiek atlaists no darba, un tiešām mēs sakam, nē, mēs šo nerisināsim, mēs vienkārši metam laukā, pāraujam to tiešām kamola samudžinājumu, metam laukā un sākam tīt to kamolu no jauna. Taču visbiežāk mēs tomēr izliekamies, ka mēs neredzam, un tur mēs esam ritīgi meistari.
atnāk tas sarežģījums, tas samudžinājums. Mēs negribam uz viņu skatīties, mums nav īsti kapacitātes un tāda īstenībā arī praktisku rīku, kā to risināt. Tāpēc mēs izliekamies, ka mēs neredzam, un visbiežāk mēs izmantojam paklāju vai kādu citu tādu klusāku stūrīti, kur pastumt apakšā to problēmu. Un tā arī tas bieži vien tā metaforiski izskatās. Mums ir birojs, mums ir paklājs, kuram ir milzīgi acīm redzama kaudze apakšā, un mēs visi smuki iemācāmies apstaigāt viņai apkārt. Tad, kad ienāk kāds jauns šajā uzņēmumā vai birojā, tad viņam liekas, kas jums tas tāds ir? Ai, nekas, tu pieradīsi. Viss kārtībā. Nu, viņš tur ir jau 10 gadus, mēs esam visi tur tāds, viņš tur ir, tas vai ne, tur tas samudžinājums. Nu, pieradīs, viss būs kārtībā. Un tad, protams, ik pa laikam mēs tā arī forši staigājam apkārt un pierodam un pielāgojamies, bet skaidrs, ka ik pa laikam kāds aizķerās un kārtīgi noliekās uz mutes šīs kaudzes zem paklāja, un tad mēs reizēm izvelkam tiešām ar milzīgu troksni ārā. Mēs sakam, kā tad tā var dzīvot, mēs te 15 gadus pielāgojamies vienam, vai nezinu, kā mēs te tā izliekamies, ka šis ir normāli un tam līdzīgi. Bet atkal, mēs izvelkam ārā, sašūmējamies, saprotam, ka joprojām vispār nav skaidrs, ko ar to darīt un kā to atrisināt, un pabāžam atpakaļ. Un šķietam laimīgi dzīvojam tālāk. Un tā ir tā nenormāli lielā problēma, ka faktiski tajā brīdī, kad tur ir tas sapiņķrējums, ir ļoti, ļoti grūti no viņa tikt ārā. Un šis ir mans vienīgais šodienas ziņojums, un es viņu stāstīšu jums no 16 dažādām prizmām, bet tas ir mans galvenais ziņojums. Jums tiešām risināt laicīgi, darīt laicīgi, kamēr mums nav vēl jāiet ar visu šo sadzīvot. Nu, lūk, un ir tāds Tomasa Kilmana konfliktu modelis, kam es gribu jūs arī šodien izvadīt cauri, kas runā tieši par vajadzībām, par to, kā mēs tajos konfliktos un arī vienkārši sadarbībā varam rūpēties par savām vajadzībām un arī par otra cilvēku vajadzībām. Visbiežāk mēs esam šeit. Mēs baidamies runāt, mēs negribam risināt tos konfliktus, tāpēc mēs esam izvairīšanās stadijā. Mēs vienkārši nerunājam, izliekamies, ka viss ir kārtībā, bet, kā jūs saprotat, tajā kvadrantā gan manas, gan tavas vajadzības ir ļoti, ļoti neapmierinātas. Viss tas, kas man šeit nepatīk vai īsti labi nestrādā, man nav iespējas to apmierināt, ja mēs nerunājam, ja mēs neceļam šo tēmu augšā. Otra lieta, ko mēs darām, kas, manuprāt, ir brīnišķīga, un tur es ticu, ka jūs arī esat meistari, ir, kad mums ir tik ļoti bail, bet tad mēs saņemam drosmi un sākam runāt, un tad mēs tā nobīstamies, ka mēs uzreiz absolūti atkāpjamies. Tās ir tās sarunas, kur jūs sāksiet teikt, Klau, bet zini, man ir apnicis, ka tās atskaites tomēr katru reizi nāk ar 3 dienu nokavēšanos, un es tā vairs nevaru dzīvot, un tad jūs to pasakat, un tad liekas, ak, Dievs, viņš padomās, ka es esmu tik briesmīgs cilvēks, bet nav jau tik traki, viss cits jau ir ļoti labi, vispār jau mums forši, un mēs taču esam tik labs kolektīvs, un respektīvi mēs uzreiz atmetam atpakaļ tās savas vajadzības, jo mēs nobīstamies no tā, kas te tagad varētu notikt, un atkal mēs it kā iegājām sarunā ar mērķi parūpēties par tām savām vajadzībām, parūpēties par to, kas man īstenībā šeit vairs nepatīk. Un tad mēs nobīstamies un super pārmetamies uz tā otra cilvēka vajadzībām, un mūsējās atkal paliek neapmierināts. Nākamais kvadrants ir, protams, šis. Tas ir tas muģekļa kvadrants, kad mēs esam cietušies tik ilgi, ka tagad, kad tas nāk no manas laukā, man neinteresē vispār vairs nekas par tevi. Es esmu cieties tik ilgi, man šī problēma ir tik sasāpējusi, ka, lai tur lūst tur vai plīst un deg nost viss tilti un viss pārējais, es tagad panākšu taisnību. Un es panākšu to, kas man ir svarīgs, un es zinu un ticu, ka jūs esat to piedzīvojuši, tāpēc, ka arī es esmu to piedzīvojusi. Tiešām šīs tādas konflikta situācijas, kur es tiešām dziļi sirdī saprotu, man pilnīgi ir vienalga par tevi šobrīd. Man šis ir apnicis tik tālu, ka es vairs nespēju un man nav kapacitātes domāt par to, ka tev arī tur ir vajadzības un ka tu arī esi šī konflikta sastāvdaļa. Es vienkārši gribu, lai beidzot tas, kas ir svarīgs, man tiek atrisināts. Nu, lūk, un kā jūs varat saprast, mēs ejam uz to labo vietu vai ne uz to labo risinājumu. Šis ir tas, uz ko es gribu, lai mēs ejam. Ka mēs varam risināt konfliktus veidā un laikā, kur mēs varam tiešām to uzturēt kā tādu skaidru un laipnu sarunu, kur mēs vienkārši ņemam vērā mūsu abu vajadzības. Oriģināli šajā modelī un vispār runājot par konfliktiem, parasti vēl tiek iekļauts arī kompromiss, ko jūs noteikti pazīstat. Un kompromisu parasti mēs zīmējam tur vidū, un viņš tā kā pārklāja visus 4 tos kvadrantus. Un šķietami arī ir tāds tā kā labs risinājums. Man ļoti nepatīk kompromisi. Lielākoties ir situācijas, kur kompromiss ir neizbēgams, bet, manuprāt, kompromiss ļoti, ļoti bieži nozīmēs to, ka pusi laika tu pacietīsies un otru pusi laika es pacietīšos. Pirmdienās, trešdienās daram tā, kā es gribu, otrdienās, ceturtdienās daram tā, kā tu gribi. Un tātad 100% no laika kāds ir neapmierināts. Un man liekas, ka tā ir tāda. Man tiešām ir tāda utopiska un naiva pārliecība, ka lielākoties mēs varam risināt konfliktus, izvairoties no kompromisa, un tas ir arī tas, uz ko es tiešām
gribu jūs aicināt. Nu, lūk, un lai neiet uz to skaidro laipno sarunu, mēs visu kaut ko darām. Mēs vienkārši izvairamies, nerunājam, izliekamies, ka viss ir kārtībā, kļūstam pasīvi agresīvi, atceramies nopūtas un acu skatieni un joki un visādi mājieni. Tā arī ir pasīva agresija. Ja jūs jūtat, ka jums gribās par kādu tēmu šausmīgi daudz jokot, mēģiniet sev pajautāt, vai tikai tur nav kaut kāds konflikts, kurus negribu risināt, vai kaut kāda saruna, kurus negribu pacelt. Un tad kaut kādā brīdī mums atpanīk, un mēs kļūstam absolūti atsvešināti, absolūti vēsi, vispār izvairamies no visa. Man liekas, tā skaidrā un laipnā runāšana, Brené Brown to sauc par clear and kind, tas ir kaut kur pa vidu. Man jau ir apnicis tik ļoti, ka es vairs negribu būt tajā pasīvās agresijas stadijā, bet es neesmu gatavs kļūt arī pilnīgi atsvešināts, tāpēc šeit es runāju tiešām skaidri un laipni. Nu, lūk, un tiešām tas mans šodienas galvenais vēstījums ir šis. Ja tas notiek 2., 3., 4. reizi, ir pilnīgi skaidrs, ka tas iet uz šo. Līdz ar ko mana vienīgā iespēja un atbildība un tāds tiešām veiksme ir mēģināt to risināt maksimāli ātri, pirms tas ir aizgājis uz kaut ko ļoti, ļoti sapiņģerētu. Un, ja jūs esat vadītāji, bet arī, ja jūs neesat vadītāji, jūs vienkārši strādājat uzņēmumos un komandās, ir vērts padomāt arī par šo, kas ir, mēs to saucam par nobīdes laiku. Jeb kas ir tas laikas brīdis, kas paiet starp to brīdi, kad mēs konstatējam, ka ir šī problēma un kad mums ir saruna. Un visticamāk, jūs pamanīsiet, ka dažādās attiecībās tas nobīdes laiks ir atšķirīgs. Tas nebūs kaut kas universāls visam uzņēmumam, tas būs kaut kas, iespējams, ir attiecības un kolēģi, ar kuriem jums ir problēma, un 15 minūtes vēlāk jūs viņu risinat. Un tad, iespējams, ir kolēģi, ar kuriem problēma sākās pirms 15 gadiem, un tas timerīts joprojām griežās. Un tā saruna tā arī nav pienākusi, un iespējams nekad arī nepienāks. Nu, vai mammas un krustmātes. Ja? Tāds tipiska konfliktu lieta ar garu nobīdes laiku. Un tas ir tiešām kaut kas tāds praktisks, par ko jūs arī varat padomāt. Un man šķiet, ka tas dziļākais lēmums attiecībā uz konfliktiem, kāpēc arī mums iet tik nenormāli grūti ar konfliktiem, ir šis. Vai tas mans diskomforts, ko es tagad piedzīvoju šajās attiecībās, vai tas ir tā vērts, lai es tagad par to runātu, lai es teiktu tam otram, klau, nāc parunāsim, būs šausmīgi nepatīkami un nērti, bet mans diskomforts ir tā vērts, un man šis ir tik svarīgi, ka es gribu, lai mēs par to runājam. Jeb, kā saka L'Oreal, vai es esmu tā vērts. Un atkal, es negribu vispārināt, bet man šķiet, ka mums kā sabiedrībā ir drusku problēmas ar to ideju, ka jā, tad, ja man nepatīk, kā šīs attiecības strādā, kā mēs miedarbojamies, ka mēs drīkstam par to runāt un ka tas ir īstenībā atļauts un ka es esmu tā vērts un tas mans diskomforts ir tā vērts. Nu, lūk, un jā, man šķiet, mums tiešām var būt prasmes būt gan godīgiem, gan cieņpilniem. Un tas ir vairāk par to konfliktu risināšanu un pragmatisko pusi, kā mēs sarunājamies tā, lai mēs varam būt godīgi, nedevalvēt savu ziņojumu, bet arī joprojām palikt cieņpilni, nevis tā, ka zāle neaug. Bet šīs prasmes, un lai mēs varētu šīs prasmes pielietot, mums vispirms ir jābūt tā idejai, ka es esmu tā vērts, ka es drīkstu konfliktēt, es drīkstu runāt par to, kas īsti labi šeit nestrādā. Nu, lūk, un man atziņa tops laikam no šī visa ir šis jūsu vajadzības. Un jūsu robežas ir, diemžēl, jūsu atbildība. Tas ir skumji, jo reizēm mēs gribam, lai citi par viņām parūpējās, bet tas ir arī atbrīvojoši, jo īstenībā tas ir manās rokās. Es varu pats par sevi parūpēties, es varu pats par to kaut ko darīt. Un, jā, labs konflikts ir laicīgs konflikts, un tad, ja tas konflikts nav laicīgs, tad man ir jāapzinās, ka tā ir daļai arī mana atbildība, ka es šo esmu novilcinājis, ka es šo esmu palaidis tik tālu, ka tagad tas būs ļoti, ļoti sarežģīti, un man ir jāņem vērā tie riski, kas ir sarežģītam, ielgušam konfliktam vai ilgi nepaceltam konfliktam. Un, jā, man šķiet, ka labs konflikts tiešām ir ar mērķi sasniegt vajadzību. Un, ja mēs varam katrā konfliktā fokusēties uz to, bet atmetam visu to strīdēšanos, atmetam visas tās pozīcijas, atmetam visu to, ka es gribu to pastāstīt, cik nenormāli slikts cilvēks un briesmīgs kolēģis tu esi, kas īstenībā ir tas, ko es šeit gribu sasniegt priekš sevis, kas ir tas, kas man tiešām ir vajadzīgs šajā situācijā. Un paturam prātā, ka nevienmēr un ne visi konflikta dalībnieki būs ieinteresēti tos risināt. Jums var būt vislabākās prasmes, vislabākās pieejas, vislabākās metodas, vislabākie nodomi, un joprojām būs cilvēki, kas vai nu negribēs, vai kurus ideja par konfliktēšanu apdraudēs un satrauks tik milzīgi un tik ļoti, ka tur nebūs iespējas arī šīs sarunas risināt. Nu, lūk, es saku jums paldies par uzmanību, un es varu doties. Paldies, Martē. Jā. Jā, starp citu, gribēju vēlreiz varbūt izstāstīt tie, kas vēl nezina vēlāk. Mums būs arī ar visiem runātājiem, principā mums būs paneļa diskusija, tā kā varēsiet gan online, gan arī klātienē uzdot jautājumus. Tādas atsevišķas jautājumu sekcijas mums šobrīd nebūs, bet tad, kad būs paneļa diskusija, tad droši varat piefiksēt savus jautājumus un tad arī uzdot runātājiem. Nākamais runātājs mums ir klāt. Inta Santa, konsultatīvā psiholoģija, kas mums pastāstīs
par psiholoģiskā drošību, kā atpazīt spriedzes signālus komandā. Jā, sagaidām ar aplausiem. Laba diena, labs rīts. Nē, laikam labs rīts. Labs rīts, laikam, būs pareizāk teikt. Tad tumšs apkārt nevar saprast, kas te notiek ārpusē. Jā, mans vārds ir Inta, uzvārds Santa, un šodien es pastāstīšu bišķiņu par psiholoģisko drošību, jēdzienu, kā to izmērīt, kā tas izpaužās, kāpēc tā notiek, kā to atpazīt, kāpēc svarīgi, un jums būs arī mājas darbs. Neizspruksiet. Jā, kas es tāda esmu, ka es varu runāt par šo tēmu un pēkšņi es kaut kā klausoties gan Valsts darba inspekcijas vadītāju sacīto, gan iepriekšējās runātājas Martas sacīto, es sapratu, ka man ir tāds patālāks attālums no šīm tēmām, jo es šobrīd strādāju iestādē, uz kuru neatiecas Valsts darba inspekcijas atbalsts, noteikumi un tā tālāk. Un tās ir iekšlietu ministrijas struktūras. Es burtiski šomēnes uzzināju, ka viņu darba attiecības regulē citi likumi. Nu, ko es te daru? Jā, bet faktiski iemesls varbūt ir tas, ka pāris gadus atpakaļ diezgan iedziļinājos šajā tēmā un novadīju Valsts darba inspekcijas darbiniekiem tādas apjomīgas mācības par šiem te psihoemocionālo risku faktoriem. Un kopš tā laika es jūtos tāda eksperta šai jomā, jo tas tiešām bija man tāds atbildīgs un pašiem ļoti patika iedziļināties šajā tēmā. Nu jā. Kas tad ir psiholoģiskā drošība? Šī te koncepta autora Rēmija Edmondsone, kura 1999. gadā veica pētījumu par komandām un to mācīšanās uzvedību. Un šī pētījuma ietvaros viņa konstatēja, ka tajās komandās, kurās ir drošība, komandas mācās, viņas nodod informāciju viens otra, locekļi savstarpēji informē viens otru, viņi attīstās, komandas ir ilgtspējīgas, komandu darbs ir daudz kvalitatīvāks kā tajās, kurās komandas locekļi nemācās tik ļoti labi. Un tad viņa sāka skatīties no otras puses, kas tad tur ir pa lietām vispār, jo faktiski viņai bija pētījums par mācību uzvedību komandās. Un tad viņa atklāja, ka šī mācību uzvedība ir saistīta ar kļūdīšanos. Un pēc tam viņa atklāja, ka kļūdīties darbinieki var tikai drošā vidē. Nedrošā vidē viņi nesaka pa kļūdām, viņi nedalās ar kļūdām, viņi nebrīdina kolēģus par kļūdām. Un kas tad notiek, par to parunāsim bišķiņ vēlāk. Bet viņas pētījumā tad tika konstatēts, ka psiholoģiskā drošība ir fenomens, kas rodas tad, ja komandā ir droši jautāt un izteikties. Neviens par to netiek sodīts. Kad komandā ir kļūdīties, un es pat zinu uzņēmumus, kur par kļūdām maksā, kad tu atzīsti, ka tu kļūdies un pastāsti saviem kolēģiem par savas kļūdas fenomenu un kā tev tas sanāca un kā tu tiki galā un kas bija tie riska faktori, kad vadība to atbalsta un palīdz tad arī citiem savukārt pēc tam izvairīties no šādām kļūdām. Tad komandas locekļi savstarpēji viens otru atbalsta, nevis sacenšas. Šeit man ir diezgan labs stāsts no personiskās pieredzes, kur es savulaik strādāju uzņēmumā, kur bija pārdošanas komanda. Es biju viens no pārdevējiem biznesa vidē, un sākotnēji mums bija visiem pārdevējiem viens mērķis, viens realizācijas apjoms, kas jāsasniedz. Un tuvojoties attiecīgajam realizācijas datumam, no kura tad rezultātiem izdejot tika vērtēti mūsu sasniegumi un, protams, arī mūsu atalgojums, mēs sākām savstarpēji dalīties, kā mēs varam izdarīt vairāk, kā mēs varam labāk realizēt, kā mēs varam dārgāk pārdot, kurus klientus mēs varam vēl piesaistīt, kam uz mājām vēl pazvanīt, kādu savam klientam uz nākošo mēnesi rezervēto produkciju es varētu iedot savam kolēģim, kurš tūlīt varētu realizēt un trūkstošo realizācijas apjomu nodrošināt, lai mums visiem kopā būtu realizācijas apjoms, prēmija un prieks. Atnāca jauna vadība un viņa teica tā, tagad jums būs individuālie KPI.
Un viss beidzās. Mēs katrs sēdējām uz savu produkciju, nevienam otram neko nedevām, savstarpēji sacentāmies, gandrīz bijām gatavi maksāt kukuļus ražošanai, lai dod tikai mums, rezervē tikai mums. Un Dievs nedod, ja kādam no mums bija jādodas komandējumā vai uz mācībām, tad, kad tika veiktas piegādes mūsu klientiem. Mēs sākām viens otram maksāt par to, ka palīdz apkalpot mūsu klientus, kamēr mēs neesam uz vietas. Vai to var saukt par psiholoģisko drošību un komandas savstarpējo atbalstu? Tā šeidī, jā, latviski sakot. Nu jā, un pēdējā lieta, cik lielā mērā mēs esam gatavi pieņemt atšķirīgo. Šobrīd ārkārtīgi populārs un aprunāts temats, un tas jau tajā 99. gadā, pagājušā gadsimta 99. gadā tika izcelts kā viens no būtiskajiem. Nu jā, paskatīsimies tagad, cik ļoti jūs esat sadzirdējuši to, par ko es runāju. Kāds psiholoģiskās drošības aspekts ir šajā gadījumā, kur kvalitātes vadītājs ievieš jaunu procesu ražošanas uzņēmumā, bet darbinieki pārstāj uzdot jautājumus, vadītājs domā, ka viss ir skaidrs, un pēkšņi sāk parādīties kļūdas tajā procesā. Tā follow-upojot, latviski sakot, atklājas, ka cilvēki ir baidījušies jautāt, lai neizskatos, kad es neko nesapratu. Labāk es mēģināšu tikt galā ar to savu līdzšinējo pieredzi, kaut kā izlocīšos, pielāgošos pēc sajūtām, un Dievs nedod, ka es kādam pateikšu, ka es kaut kur esmu kļūdījies. Būs tad publiska vazāšana, pie sienas likšana un visādas citas lietas. Ko jūs šeit redzat? Kādas psiholoģiskās drošības aspektus, kuri izpaliek? Nevienu. Droši. Droši. Iztrūks, kas tad drīkst jautāt? Jā, sorry. Jā, drīkst jautāt, kas vēl? Bailes kļūdīties. Nu, redziet, tad jau pamazām kaut kas līdz jums ir aizgājis. Nākamais. Mazumtirdzniecības ķēdes mārketinga komanda, kur vadība pieņem lēmumu par jaunu kampaņu, kas komandai šķiet riskanta. Pieredzējušie sēž, rokas salikuši. Nu, stāsti, jā. Sapulcē, nu, Dievs ar tevi, labi mēģina. Neviens neko neuzdod, nevienu jautājumu, pēc sapulces tā. Kampaņa tiešām izgāžās. Kad vadītājs jautā, kāpēc neviens neko neteica, atbild bija, nu tāpat jau neviens mūs vērā neņems. Te tagad visi jauni, moderni, kas tos vecos klausās. Kas šeit bija par drošības aspektu? Jā, vēl pie tā, kad ir bailes jautāt, ne, bet nav drošības izteikties. Jā, nu, ko tad... Nu, labi, vadītājs arī var būt starp citu citādāks, kas dalās ar savām, un arī vadītāji var pieņemt ne tikai komandas biedrus. Nākamais IT komanda Rīgā, kur pēc reorganizācijas ienāk 3 jauni programmētāji. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi biežs notikums šobrīd. Jā, varbūt ne tikai Rīgā, bet vispār, kur IT komandās parādās jauni darbinieki. Pirmajās nedēļās viss ir mierīgi, bet tad vadītājs pamana, ka jaunie kolēģi klusē sapulcēs, nekādas iniciatīvas, pusdienās sēž atsevišķi un Slack sarunās tā vietne, kur parasti IT profesionāļi sazinās, tikai tad, kad tieši tiek uzrunāti. Ko te jūs saskatāt? Jā, komanda tā kā, jā, jaunie un vecie kaut kur noslāņojas. Un, protams, arī droši jautāt un izteikties. Un Edmondsones definīcija, kas tad ir tā psiholoģiskā drošība, skan šādi, ka psiholoģiskā drošība ir ticība, ka ikvienam ir ka neviens netiks sodīts vai pazemots par ideju paušanu, par jautājumu uzdošanu, par aizdomām, par pieņēmumiem vai kļūdām. Kad neviens par to netiks sodīts, ka šī ir droša vide izrunāt, izdiskutēt un būt mierīgam par to, ka tiek pacelti šādi jautājumi.
Un tad nākamais, ja jau ir bijis kaut kāds pētījums, 99. gadā ir bijis šis pētījums, tad noteikti būtu jābūt kaut kādam instrumentam, kā to izmērīt. Un tad Emija Edmondsone ir strādājusi pie šīs tēmas diezgan sirsnīgi, un viņa ir izveidojusi tādu mājaslapu The Fearless Organization. Un šeit tajā mājaslapā jūs burtiski šīs konferences laikā varbūt tuvāko nākamo minūšu laikā varat izpildīt šo te anketu, kas ir atrodama zem šī te QR koda, kur ir personiskās drošības izvērtējums attiecībā uz to, kā es jūtos komandā. Tur ir burtiski daži jautājumi, daži, man liekas, pat mazāk par 10, ierakstot savu e-pasta adresi, jūs pēc tam saņemat izvērstu skaidrojumu ar jūsu vērtējumu un to, kā jūs atrodaties pret vidējo cilvēku vērtējumu, kas šajā anketā ir piedalījušies. Tāpat tur arī komandas drošības izvērtējums, ko jūs varat tur atrast tajā pašā mājaslapā. Un jāsaka, tie ir pētījumos balstīti dati. Viņi kopš tā 99. gada turpina šo tēmu analizēt, un ja jūs gribat kaut ko vairāk par šo tēmu zināt, tad noteikti rekomendēju šajā mājaslapā ieskatīties, paskatīties, ko runā Emija Edmondsone. Ir diezgan daudz video, kur viņi arī dalās ar dažādām savām idejām un atklājumiem. Tā kā šī tēma eksistē arī izmērāmā formā. Un tagad tas nākamais, kas tad ir tas svarīgākais, ko jums gribētos zināt, kā tad es to varu novērtēt, ja man tā kā visi nav gatavi mērīties, ja? Vai nepietiek ar to, ka izmēros es. Tad paskatīsimies no malas, kā tas varētu izskatīties. Uzvedībā tas izpaušās, kā es nerunāju, es mazāk iesaistos, atbildes ir īsas un formālas. Ja. Ne. Iešu. Bet lēni. Kavējumi, tas absentīsms, izvairīšanās, kā bija prezenteisms, it kā esmu, bet neesmu, taisnošanās, vainošana, aizsardzība un no vadības puses mikrovadība, kad gribās visu, katru mazāko solīti par katru mazāko solīti atskaitīti un ziņošanu, un savukārt, kas samazinās iniciatīva, diskusijas, sapulces ātri beidzās, sniegums un lēmumu pieņemšanas ātrums. Lēmums jāsaskaņo tur, vēl tur un aidā. Kas notiek ar emocijām? Ko parasti sajūt cilvēki tur esot iekšā un ko daļēji var pamanīt arī no malas, kad es vieglāk uzsprākstu, ir vieglāk aizkaitināmība, neapmierinātība, varbūt ir vairāk baiļu. Tas ir, protams, atkarīgs no personības tipa. Ir personības tipi, kas šādās gadījumos cenšas ieņemt skatu un sevi aizsargāt ar uzbrukumu, un ir personības tipi, kas vairāk tā kā norobežojās un baidās. Tad parādās lielāks nogurums, vairāk darbinieki tā kā uz izdegšanas pusi sāk virzīties, ir sarkasms, tādi joki nevietā, cinisms kaut kur, pasīvā agresija atkal iešu, bet lēni, un vienaldzība. Daļēji tā ir izdegšanas pazīme, bet daļēji tā ir arī tāda norobežošanās vispār no šī kas tajā darba vietā notiek. Un samazinās atvērtība, prieks, enerģija, pozitīvais noskaņojums, vispār tāds mūdiņš kopā kaut ko darīt. Tas viss ir pazudis. Kas notiek ar kognitīvajiem procesiem? Sāk pieaugt kļūdu skaits. Ziņoto, neziņoto, pamanīto, nepamanīto. Un ārkārtīgi samazinās kognitīvie procesi, kas vērsti uz jauna kaut ko radīšanu, uz kaut kādām jaunām lietām. Viņas pazūd. Mēs visi laiku esam tajā tunelītī, kurā mēs neredzam citas iespējas, kā tikai to tuvāko, ātrāko, kā evakuēties no šī procesa. Kas notiek komandās? Ir mikrokonflikti, mazi tādi grupēšanās, jau vecie, jaunie, vīrieši, sievietes, pīpētāji, nepīpētāji, klusā vienošanās, tas, ko Marta teica, mēs uz šito te ziloni zem paklāja neskatāmies, humors ārpus konteksta, kad novērš vispār uzmanību no tēmas kā tādas, un
kontrole. Jā, samazinās jau diskusijas, deleģēšana, neusticēšanās pieaug un neformālā socializācija. Vēl viens fenomens, par ko tagad sāka runāt pēc Covid laika, kā to novērtēt attālināti. Attālināti pats par sevi ir tāds, kas tur vispār par komandu, ja mēs nekad dzīvē viens otru neesam redzējuši. Komunikācija paliek īsa, tumšie logi, Zooms ir te, ka šitais te darīšana ar to zīlēšanas dēlīti, ir tur kāds vai nav tur kāds aiz tiem logiem, klusēšana, tad tur kaut kāda pārspīlēta emocionāla reakcija, sāsināta varētu būt, un pazūd iesaist un reaģēšana, ja cilvēki nereaģē nekādu. Tur ir kāds te otrā, vai jūs mani dzirdat, vai kāds ir gatavs izteikt viedokli. Jēzus Marija. Kāpēc tā notiek? Pirmais runātājs teica par to, ka mēs esam tā kā cilvēks nav, kaut kas tur bija par to Ziedoņā citātu, ja, kad cilvēkam vajag cilvēku. Jā, mēs esam sociāli dzīvnieki, mums ir svarīgi būt daļai no. Un kāpēc tā notiek? Mūsu smadzenes ir būvētas tā, ka mums ir bail no izstumšanas, jo tas nozīmē alu laikmetā, ka mēs nomirsim, mēs viens netiksim galā tiem tīģeriem un mamutiem un nepabarosim sevi, mums vajag to tīmu apkārt, to komandu, un tāpēc cilvēks ir ļoti tendēts, lai būtu apkārt citi cilvēki, kas viņam palīdzētu. Un šo tēmu 2008. gadā pētīja Deivids Roks, un paskatījās, kas tad ir tās lietas, kas tā kā ļauj tiem cilvēkiem labi justies komandā. Un, viņš pievērsās tai jomai, kas saucās sociālā neirozinātne. Šobrīd tādu, tas bija mans mīļākais priekšmets Rīgas Stradiņu universitātē, kur pēta to, kas ar smadzenēm notiek, esot sociālā vidē. Un tad šis te Deivids Roks runāja par šo te modeli, kas angliski skan scarf, tā kā šallīte, ja? Kaut kas līdzīgs šallītē, bet latviski tur ir runa par statusu, ka cilvēks jūtas novērtēts, ka viņu nekritizē publiski, bet individuāli, ja kādreiz kaut ko vajag pateikt un publiski viņu paslavē, kad ir noteiktība, ir skaidrība, paredzamība kādā situācijā, viņš zina, kas, kur, kad, kā varētu būt, kad ir kontrole par savu rīcību, par ko te jau runāja, kad tas ir šausmīgi, ja, ka Liena teica par to, ka jā, man ir darba uzdevumi, bet man nav nekāda rīka, kā es viņus varu kontrolēt, kā es varu ietekmēt to, ko darīt. Drošība un pieņemšanas sajūta un godīga attieksme un noteikumi. Un tad, ja mūsu smadzenes šo te visu nesaņem, tad rodas tā psiholoģiskā nedrošība. Un savukārt 2005. gadā tika publicēti dati atkal pēc šī skarfa modeļa veiktā mērījuma, kad ir pamainījusies bišķiņa kārtība, kā cilvēki vērtē, ka šobrīd daudz augstāk vērtē godīgumu. Ja pirms tam bija skaidrība un tā kā piederības sajūta svarīga, tad šobrīd ir paliks svarīgāks godīgums. Un ja ir godīgi, tad mūsu smadzenes to uztver tādu atalgojumu, un mums palielinās dopamīna izdala, un mēs jūtamies gandarīti. Un savukārt, ja mēs pamanām, ka ir negodīgums, tad mūsos aktivizējās tā smadzeņu daļa, kas atbild par riebumu. Identiskas vietas smadzenē reaģē uz abām šīm te lietām, gan uz negodīgumu, gan uz riebumu kaut kādām lietām. Un savukārt autonomija atkal aktivizē mūsu atalgojumu sistēmu un kļūst par tādu kā buferi pret stresu. Šī brīžā respondentiem, kas bija ārkārtīgi daudz, viņiem bija kaut kāds 51,000 respondenti, kad viņi analizēja šos datus. Tā kā mūsu smadzenes dod mums kaut kādu priekšstatu, kāpēc tas tā notiek, un to arī var izmērīt un noteikt. Kā atpazīt, esot šai komandā iekšā? Jā, no malas stāvot, varbūt tā var pateikt, jā, jums tur ir tas, jums tur ir tas, jums tur ir tas. Ja jūs komandā pirms kaut ko sakat, domājat, kā to, vai to vispār var teikt,
Un kā to teikt? Ja es tā teikšu, vai kāds neapvainosies, vai kāds netiks aizskarts pārāk stingri, ja? Ja es sāku neuzdot jautājumus, ja es sāku slēpt kļūdas, kad tik kāds to neuzzina, ja es saku mīļā miera labad, lai jau iet tā programma, lai jau iet tā ideja, tāpat jau redzēs, ka viņš izgāzīsies, viss tas process, kad es nevēlos iesaistīties un ka man ir regulāras problēmas pirms sapulcēm. Dievs pasarg, ko tur atkal mums pateiks un kā tur atkal mums pateiks. Padomājiet paši pie sevis par savām sajūtām, runājot par komandu. Un šeit ir tādi atslēgas jautājumi, vai es varu šeit kļūdīties bez bailēm, vai es varu nepiekrist bez sekām, un vai es varu atzīties, ka es kaut ko nezinu. Cik es droši varu to teikt? Nākamais, kā atpazīst, ja es esmu vadītājs. Ja es esmu vadītājs, tad sākam domāt par to, cik daudz dažādi cilvēki runā vispār sapulcēs. Vai nav tā, ka parasti runā 1-2? Kas notiek ar problēmām? Ka viņas nav un pēkšņi uzkrīt kā sniegs, lai gan pirms tam ir bijušas, kad vispār neviens nekonfliktē vai neviens nediskutē, visi pamāja ar galvu un katrs aiziet uz savu pusi un dara pa savam. Kad nav iniciatīva, tā tad ir pazudis tas radošums, par ko es teicu, kaut kāda risinājuma. Sarunas sākas pēc sapulces, sākas otrā sapulce. Tad, kad oficiālā daļa ir pagājusi, tad pienāk pie klausies, kas tur bija, vai klausies pie kāda drošāka kolēģa aiziet, kas tur bija. Un emocijas ir pazudušas. Tā kā februārī mums bija tagad visu dziļi zem sniega. Un kā vadītājs jūs varat sev pajautāt, cik es esmu drošs parādīt to, ka es esmu ievainojums. Šeit bišķiņ tā kā ārpus konteksta šī tēma, bet Martas pieminētā Brené Brauna par šo ļoti daudz runā, kad tiklīdz kā mēs parādam savu ievainojamību, mēs paceļam šīs vietas drošību tajā ziņā, ka arī pārējie sāk justies droši, kad es šeit varu parādīt savu ievainojamību. Kad komandas biedrs atklāti man nav piekritis, kad komandas biedrs ir dalījies ar sliktām ziņām, un kurš to ir darījis vispār? Varbūt, ka ir tikai viens, kas to saka. Kā tas var būt, ka tikai viens? Jā, kad ir tikai viens pareizais, kurš to drīkst teikt. Un kā to atpazīt, esot augstākajai vadībai, kas ir diezgan patāli no visiem tiem procesiem, kad atskaites vienmēr ir čiki-briki. Viss ir skaisti, viss ir ideāli, bet rodas pēkšņās krīzes ar diezgan lielu regularitāti, kad nav nekā jauna, nav nekā uz attīstību vērsta, bet visur uz to, lai saglabātu tikai esošo stratēģiju. Un kā augstākai vadībai nav pieejas padotajiem. Ir komunikācija tikai vienīgi caur vadītāju, caur vienu cilvēku. Tātad padotajiem nav ļauts būt, vai viņiem negribas būt daļai no šī komunikācijas cikla. Augstākai vadībai jautājumu atskaitēs bijušas arī sliktas ziņas. Komanda ir darbojusies bez vadītāja, tika ieteikta alternatīva risinājuma, kas ir ārpus tā, par ko es kā vadītājs augstākais esmu teicis. Kļūda tika izcelta kā mācīšanās iespēja, un komanda izrādīja pārliecību par kaut ko, ka viņi ir gatava un viņi zina. Kā to redz klienti? Īsumā sakot šādi. Lēnām un mierīgi aiziet pie citiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Šis ir tāds joks, jo sākotnēji šo jautājumu uzdeva mākslīgajam intelektam, viņš man iedeva tādus skaistus ciparus, pēc tam es sāku prasīt, kur tu viņus dabūji. Tādi vispār nekur nav publicēti. Bet es to slaidu atstāju, jo idejiski tas ir stāsts par to. Ja ir psiholoģiskās drošības trūkums, tad pieaug izdegšanas risks un galu galā samazinās tas naudas daudzums, ko uzņēmējs var nopelnīt, jo kaut vai ar izdegšanas pieaugšanu vien jau samazinās nopelnāmās naudas daudzums. Un kāpēc vēl tas ir svarīgi? Varbūt jūs atceraties tie, kas ir piedzīvojuši 86. gadu. Es atceros, mans opis sēdēja un klausījās Amerikas balsi, un viņš teica, sūdi būs. Krievs klusē, bet visa pasaule runā. Šis ir viens no piemēriem, kuru klasiski piemin, kas notiek tad, ja nav psiholoģiskās drošības komandā.
Un šis ir tas baisākais piemērs, ko es varu šobrīd jums parādīt. Jā, tur bija vēlme slēpt visu, ne tikai tur, bet arī jau valstiskā līmenī. Kas nezinu, es runāju par Černobiļas atomelektrostacijas avāriju. Jā, kāpēc nepamana? Slēp, jo baidās. Slēp, jo tas ir nekomfortabli, tas aizņems laiku. Es nebūšu labs vadītājs, es būšu slikto ziņu pienesējs un tos parasti nošauj. Vadītājs nepamana. Stāsts ir par spēcīgajiem, jaudīgajiem vadītājiem, kas ar savu telpu, ar savu enerģiju aizņem visu telpu, un viņi nepamana, kā kāds ir piespiest pie sienas. Ja? Jo viņiem ir sajūta, ka visiem ir jābūt tik spēcīgiem. Vai tieši pretēji vadītājs ir pārstrādājies un ir pārguris, un viņš neķer bildi kopējo. Un pēdējais tā vienmēr ir bijis, un tas mums palīdz uzturēt kārtību. Atkal piemērs no padomju laikiem – dziedovšana. Tas pat tika atbalstīts, tāda mobbings armijā tika atbalstīts, jo tas palīdzēja uzturēt to nosacīto kārtību. Kā to atpazīt? Klausies, ko runā. Vēro, ko dara. Jautā, ja kaut ko nesaproti, un izvērtē, salīdzini, kas notiek. Ja citiem vārdiem nedari tā kā mērkaķīši, bet dari. Dzirdi, redzi, runā un dari. Un mājas darbs. Atzīmējiet sev kalendāros. Parunāt ar savu komandas biedru, padoto kolēģi. Vienkārši parunāt. Sirsnīgi. Tas ir tas, par ko es šodien jums gribēju stāstīt. Un padomājiet pie sevis vēl, kas no šīs prezentācijas bija visvērtīgākais. Ko jūs šodien priekš sevis tā, šitas man ir jāaizliek aiz auss. Un paldies jums. Lai jums viss izdodās. Jā, dāmas un kungi, Inta, Santa. Paldies viņai vēlreiz uztaisam kārtīgs aplauss. Un sajūsma, vai ne? Jā, dāmas un kungi, nākamais runātājs Ivars Vānadziņš. RSU darba drošības un vides veselības institūra direktors, kas mums pastāstīs par ko? Konflikti darba vidē. Neredzams, bet jūtams sekas darbiniekiem. Vēlreiz ar aplausiem. Jā, labrīt, labdien, kas no kurām pašlaik pēc sajūtām ir. Vai varbūt kādam vēl nakts, tas februāra ziema vai kas no kurām. Bet tas varbūt, es domāju, ka galvenā ziņa, ar ko es gribēju sākt, ir tas, kad arī es pievienojos Intas tam apzīmējumam par tiem tukšajiem, tumšajiem logiem un to garu saukšanu. Kas arī man kā lektoram, kurš mēģina izvairīties, bet tomēr ir spiests šad un tad par kaut ko runāt, arī Zoomā un Teams. Un, protams, tāpēc ir īpaši forši būt klātienē. Un paldies gan ESF, gan Valsts darba inspekcijai par šo iespēju. Un arī jāsaka tā, ka mēs tiešām visiem kopā varbūt ir jāmēģina reizē savākties arī klātienē. Vienam otru apskatīt un atrādīties un paskatīties. Tā kā, jā, bet par visu pēc kārtas, un es mēģināšu pirmkārt noteikti iekļauties laikā. Man ir salīdzinoši maz to slaidu. Viena ziņa ir tā, kad nejautājām prezentācijā nav izmantos mākslīgais intelekts, reiz jāsaka, un es runāšu par cipariem, kas ir publicēti. Nevis atšķirībā no tā iepriekš teiktā. Un jāsaka tā, ka manuprāt, tā kaut kā es ilgi to programmu skatījos un domāju, vai es kaut kā vispār tur trāpu tajā tēmā, mēs drīzāk tā laikam būtu jāsaka, jo arī prezentācija mums ir tāds pamatīgs komandas darbs apakšā, redzēsiet arī pēc tiem slaidiem. Bet tad es sapratu, ka īstenībā varbūt ir tā ļoti labi, jo sanāk, ka es faktiski tādiem dažiem cipariem, tad tiem, ko mēs Latvijā redzam, tad, būtībā, laikam varēšu tikai apstiprināt to, par ko iepriekšējās runātājas runāja. Man bija ļoti interesanti klausīties, un es tiešām tur daudz ko sadzirdēju. Un es gribētu arī teikt to, ka tas bija apliecinājums arī tam, ka arī mēs jau mēģinām par šīm lietām tiešām iespējami daudz runāt, kaut kādu zināmu gadu skaitu jau.
Un, piemēram, par to pašu vainošanas kultūru mums pat ir speciāla semināra sērija. Ja, par to, kas darba vidē vainošanas kultūra ir tāds milzīga problēma. Ja, tās baidīšanās no kļūdu atzīšanas un visas nemācīšanās. Tāpēc īstenībā tas, kas šeit bija ļoti labi apkopots un pateikts. Tā kā par to ir tiešām prieks. Un es domāju, ka arī šis pasākums un tiem, kas klausās, arī tiešsaistē, ja, tad mēs zinām, ka jūs tur esat. Tas ir labi. Un nākamreiz cerams, ka arī redzēsim nākamajos šī gada pasākumos arī klātienē. Jā, labi, bet par visu pēc kārtas tad es mēģināšu saprast, vai man te viss darbojās. Nu, jā. Restīvi, tas, par ko es šodien tikai norizumēšu īsi un došu pēc tam vārdu gudrākiem runātājiem, kas šajā jomā kaut ko atšķirībā no manis vairāk saprot. Bet tie cipari, ko mēs redzam, mēs kaut ko mēģinām paralēli skatīties, kur mēs stūrējam. Un arī šodien es īsti norizumēšu vienkārši tikai tādus akcentus uzliekot uz to, ka mēs labi redzam, ka konflikti ir postoši. Un tad šeit ir vienkārši apliecinājums tam. Un tie dati, kurus izmantojam šajā prezentācijā, nāk gan no darba apstākļu un riska Latvijā pētījuma sērijas. Ja, tātad diezgan daudz ir bijuši, visi dati ir pieejami, tur daudz kas arī ir publicēts. Tad nāk arī no viena tāda salīdzinoši svaigāka pētījuma par privātās un darba dzīves līdzsvaru, kas tieši kā reizi martā arī beigsies. Tur ir diezgan daudz interesantu datu, un kas ir īpaši forši, bet pagaidām vēl nav pieejams, kad mums būs iespēja paskatīties arī, ko tad mūsu slavenie brāļi lietuvieši un mūsu konkurenti igauņi dara. Jo tā aptauja ir arī Igaunijā un Lietuvā veikta, ja, tad mums būs interesanti saprast, paskatīties, ar ko mēs atšķiramies vai neatšķiramies. Tur gan nebija jautājumu, vai ir 6 pirksti, bet to mēs izlaidām, bet vispārējais tur tomēr bija. Un tad ir vēl viens tāds projekts, kas arī ir ļoti interesants un vērsts tieši uz tādām veselīgām attiecībām mikro uzņēmumos ar atbilstošu nosaukumu Harmonija. Piemērots nosaukums, nācās pielāgot nosaukumu, lai būtu pareiza abreviatūra. Un tad mēs, visi šie pētījumi un vēl šis tas cits, mēs mēģinām pastīties uz to, vai tad, ko mēs par tiem konfliktiem zinām vai nezinām. Un tad viens, ar ko es sākšu, ir jautājums un dati no darba apstākļu un riska Latvijā pētījumi, par situācijām, ko mēs tad varētu nosaukt vienā vārdā par konfliktiem. Un tas, ko mēs darba vidē mēģinām nodalīt un arī paskatīties, vai ir atšķirības un vai kaut kāda sinerģijas efekti. Tātad tas vertikālais konflikts, ja, tas viens pret vienu grupu, kas arī tika pieminētas, ja, plus tā konkurence, ko mēram Intis foršajā piemērā par pārdošanu, ja, un kas īstenībā citur jau var būt līdzīgi, tikai, protams, citās vidēs un citās kaut kādās situācijās, un, protams, arī tie klienti. Un īstenībā es domāju, ka tā lielā problēma ir tā, ka tāds vidējais darba devējs, tāds, kurš ir tāds pašmācīts un intuitīvs, es pieņemu, ka viņš no visiem šiem visvairāk augstāk liktu to pēdējo kā problēmu, bet īstenībā tā galīgi nav. Jā, īstenībā mēs paši vairāk graujam sevi un uzņēmumu nekā tie klienti. Klienti arī ir apnicīgi, es to visu neteikšu skaļi, bet, nav klients, nav problēma, apmēram tā, ja? No darbinieka viedokļa. Kā manā jaunībā strādājot sabiedriskajā ēdināšanā, kāds ļoti vietas bārmenis iemācīja šo slaveno citātu. Es vienkārši aicinu to vienmēr atcerēties, ka klientam nekad nav taisnība. Viņš tā teica, un diezgan viedi vārdi. Bet labi, ne par to stāstā, tiešām par to, ko mēs redzam. Un faktiski tādi ļoti īsi angliski sakot statementi vai īsi tādi paziņojumi vai īsi akcenti par to, ko mēs redzam ar pienācīgu atsauci, tad ir cipari, ir publicēti. Un pirmā lieta ir tas, ka faktiski mēs redzam, ka jebkuri konflikti darba vietā palielina to redzamo daļu, darba nespējas lapas. Es tie visi ar lielu prieku klausījos, ne bez prieka, bet ar interesi klausījos, ko Linda teica par tām sirds sieniņām. Jā. Un domāju, ka kā tā manējā izskatās. Bet es esmu bijis uz ehokardiogrāfiju vairākas reizes, ja, tā kā viss kārtībā. Bet tā pārfrāzējot, mēs tiešām redzam to, ka tie uzņēmumi, darbinieki, kuri konfliktus atzīmē vispār kā lietu,
paskatoties ar citiem jautājumiem kontekstā, mēs redzam to darba nespējas lapu biežumu, objektīvi viņš ir lielāks. Tiesa, tur gan droši vien būtu jāsaka tā, ka mums nav iespēja pārbaudīt pavisam zinātniski, precīzi, tāpēc arī nosaukumā ir tas self-reported, vai pašatzīst. Tas nav, tur ir nianse, pa kur varbūt tālāk tur neiedziļināsimies, bet to mēs redzam. Un tas, kas ir varbūt šeit tā galvenā ziņa, un viņi īstenībā citur atkārtojās, es saprotu, ka baigi interesanti un ļoti atraktīvi, bet tā zinātne ir. Un es ceru, ka protams, arī auditorija jūs esat gatavi tur izlasīt kaut kādu virsrakstu un paskatīties bišķi sīkāk. Bet es arī pirkstu pabakstīšu, kur jāpaskatās. Un šeit jāpastās uz to, ka vispostošākie šķiet tieši tie darba nespējas lapu kontekstā ir tieši tie vertikālie konflikti. Restīvi vadība un padotais, jeb darbinieks, vienalga, kā mēs nesaukt. Un visur citur tā tendence līdzīgi, droši vien būtu jāstāsta tajā adjusted, tajā pielāgotajā, pārreikinātajā pret vecumu, dzimumu un izglītību. Ja, un jāpiebilst šeit, ka mēs esam salikuši kopā visus tos daudzos gadus un apmēram 10,000 cilvēku aptauju rezultātu. Tā diezgan liela grupa. Ja, un tur sanāk patiesi diezgan pārliecinoši tie ticamības intervāli, un restīvi varam tiešām teikt, ka tā visticamāk tas arī ir. Otra tā ziņa ir tā, ka ne tikai to darba nespējas lapu, to redzamo daļu mēs palielinām, ja ir konflikti, bet mēs redzam arī palielinātu slimstrādes biežumu. Tas, ko Inta teica, minēja kā prezentēsim. Prezentēsim ļoti plašs jēdziens, bet uzreiz jāsaka, latviski ir termins slimstrāde, oficiāli pieņemts cits starpā. Restīvi Valsts valodas komisija akceptējusi, ka tāds tiek lietots. Un slimstrādē, protams, ir daudz dažādu aspektu, tā skaitā arī tā svešinieka sajūta, tas viss koncepts. Ja? Bet arī tā nākšana slimām un neizslimošana un vispārējais. Un tur arī mēs redzam, un faktiski šeit ir vēl varbūt tās papildus aspekts, kad ir atkal tā pati tendence, ja ir konflikti ir vairāk, bet ir tendence arī tā, un tad ļoti pamatīgi pieaug tie relatīvie riski. Ja ir vairāk kā viens, ja ir bieži un ja ir vairāk kā viens tas konflikts, jo biežāk konflikti, jo vairāk mēs redzam ietekmi. Ja līdz ar to, jo vairāk ir to paklāja ar tiem kaut ko, ja, un viss tas, kas tur tika pieminēts, ļoti krāšņi un interesanti, tad, protams, ka mēs redzam arī tajos pētījumu rezultātos diezgan skaidri un nepārprotami. Un kā teicu, tad jau arī tā tendence ir tā redzamāk uzlikts, ja, kad mums ir gan konflikts vertikāli, gan konflikts horizontāli, un konflikts vēl tur vecuma, dzimuma, pīpē, nepīpē, ir suns, nav suns, šitais viss vēl klāt, ja, tad, protams, ka tā iespēja ir vēl augstāka un vēl lielāka. Tam ir sekas, tās mēs redzam, ja, un redzam arī visādos citādos aspektos, piemēram, tās paralēls pētījums un arī attiecīgi publicēts raksts ir par to, ka, ja ir iekšēja konkurence, iekšēji konflikti, cilvēkiem vairāk sāp. Ja, piemēram, ir ļoti labi redzama saistība ar muguras un kakla un muguras līdz abas tās ir muguras, protams, daļas tikai vienā galā, otrā galā, ja, bet cilvēkiem vairāk sāp. Un tur, protams, tie mehānismi ir pētīti un zināmi, un tajos droši vien, ka nav vērts pašlaik iedziļināties, bet skaidrs, ka, ja cilvēks ir stresā un konflikts ir stress, tad, protams, ka tur tā ķēde ir ļoti pašsaprotama, viegli izskaidrojama, un, diemžēl, arī tie rezultāti ir redzami. Ja, atkal te var pavilkt ārā precīzāk. Ja, prezentācijas es pieņemu, ka būs pieejamas, tad jau var sīkāk paskatīties, un, protams, arī pašu rakstu arī izlasīt, protams. Ja. Un arī vēl viena lieta, kas ir arī svarīga, tad ne tikai tā konfliktēšana, bet arī viens no tiem konflikta rezultātiem, jeb tās neizrunāšanās rezultātiem, jeb tas, par ko Marta runāja, savā ziņā, ja, vismaz tā es to daļai arī saredzēju, ir arī tā atsevišķinātība, vientulība, izolētība, un tā arī, protams, ir ietekme. Ja, tur arī mēs redzam, ka faktiski, ja ir vairāk konflikti, ir vairāk šāda sajūta. Ja, ja mēs neesam to kaut kādu kopsaucēju atraduši vai to nelietošu vārdu, nedrīkstam lietot vārdu kompromisu, ja, bet nav tas šitais te augšējais pa labi augšā tas lauciņš sasniegts, ja, tad, protams, arī šīs sajūtas tur ir. Tad vēl viens tāds datu avots, ko es pieminēšu, ir jau Harmonija projekta ietvaros. Tam projektam ir tāds tālajošs mērķis radīt apmācību moduļus vairākās Eiropas valstīs,
vai kaut kādus rīkus noteikti veidi, kā mazajiem vidējiem uzņēmumiem tā efektīvāk pašiem atpazīt un kaut ko mācīties. Un līdz ar to mēs arī viņus aptaujājām vairākās Eiropas valstīs. Un tas, ko mēs redzam, ka faktiski kad kaut ko ir virkni, kas kaut ko mēģina darīt. Un tie klasiskie mehānismi, protams, ir labi redzami un labi zināmi. Ja? Bet jāsaka tā, ka liela daļa arī dara tieši neko precīzi. Tā izvairīšanās, ja tā strausa politika ir, viņa joprojām ir. Un viņi jau arī savā ziņā ir saprotami, jo kamēr nav tā sprādziena, tikmēr jau palielam, rulējam uz priekšu. Un, ir dažādi veidi, ko var, ja ir kaut kāda krīze, ko risināt, ja, bet būtībā tā paslaucīšana un tā ignorēšana viņa jau faktiski ir vieglākais risinājums bieži vien. Ja, bet ir, protams, arī labā ziņa, ka ir uzņēmumi, kas kaut ko mēģina darīt. Bet ir ļoti daudz, kas mēģina arī aktīvi neko nedara. Un tad tā varbūt sliktākā ziņa ir tā, ka ir jau īstenībā daļa no tā projekta uzdevuma arī ir, un arī citi projekti mums ir līdzīgi bijuši, kur mēs esam mēģinājuši, atvainojos, kaut kas ir saķēries, kuriem mēs esam mēģinājuši pastīties, vai vispār vai ir no kā mācīties, vai ir vispār par to runāts. Un skaidrs, ka ir. Un ir pilna pasaule ar dažādiem labās prakses materiāliem un mācību materiāliem, bet tā problēma varbūt ir tā, ka viens no tiem vīrinājumiem, ko mēs izveicām, mēs runājam arī ar tiem pedagogiem, kas māca uzņēmējus. Viņiem ir apmēram tā, ka tur 2 stundas laika par to runāt. Un tad būtībā ir tā, ka tāda ļoti svarīga uzņēmēja darbības komponente faktiski tiek aptvērta 4 gadu laikā bakalaura programmā 2 stundās. Un tad mēs jau esam tagad 2 stundas pavadījuši. Ja par šo runājot. Vai tā būtu pietiekama apmācība uzņēmumu vadītājiem? Varat droši vien paši spriest. Ja? Un tad tie ir, cik šeit ir liela daļa darba aizsardzības speciālistu kolēģi, kur ar darba devējiem ikdienā saskarās. Nav viegli runāt ar tādu. Stāstīt viņam, kāpēc kaut kas ir svarīgi vai nav svarīgi. Ja viņš ir, ja vispār ir mācījies, tad 2 stundas. Ticamāk, neko nav mācījies par to tā strukturēt un kaut kā tādu ar piemēriem un argumentiem. Ja, tā kā šī arī noteikti ir diezgan pamatīga problēma. Un tad, kā pēdējo tādu noslēgumu slaidu, es tikai gribu apliecināt, ka tas no mūsu puses, kā darba vides pētniekiem, papildinot kolēģi teikto, un droši vien, ka mēs jau par to arī runāsim dienas gaitā, ka faktiski tās sekas ir būtiskas uz nodarbinātajiem un uzņēmumiem, protams, kopumā. Un to ietekmi uz veselību droši vien nevajadzētu vērtēt par zemu. Jā, viņi, protams, skaidrs, kad ir, ja uzstīt lāstekli uz galvas, tas ir tā acīm redzamāk un sāpīgāk, bet to iespējams var kaut kā vieglāk novērst. Ja? Bet šīs lietas mēs ļoti bieži faktiski izvēlamies vienkārši neredzēt, bet tas nenozīmē, ka nav ietekme. Un otra lieta, protams, arī, ko no mūsu puses mēs esam vismaz 10+ gadus mēģinājuši par to runāt, ir, ja nesaprot tā emocionāli vai kaut kādā citā veidā, tad runāt ar naudu. Un ar uzņēmējiem droši vien tas varētu būt tas viens veids, kā runāt. Vienkārši argumentēt, ka tas ir baigi dārgi. Ja? Tie konflikti vienkārši pirmkārt maksā naudu. Kaut kā tā pati darba nespēja vai tas prezentēsums slimstrāde, viņi objektīvi maksā. Ja? Kāpēc tad mēs, piemēram, tur nepērkam vairs kafiju darbiniekiem, jo baigi dārgi, un tajā pašā laikā izmetam naudu pa slimības lapām kosmosā pilnīgi, ja skurstenī un izkastē. Un īpaši, ja par to faktiski ir pieejami ļoti daudz, arī pilnīgi par brīvu dažādu veidu, ļoti labu kvalitatīvu materiālu, piemēru, argumentu, ja, un veidu, kā palīdzēt. Ja? Tā kā tas ir mūsu pienesums šīs dienas konferencē, apliecinājums, ka konfliktiem ir smagas un ilgas un nevienmēr viegli saredzamas, bet tomēr izmērāmas un aprēķināmas sekas. Un arī aicinājums tad par to, pirmkārt jau, kā ir tas vienmēr veids, kā izsaukt auditorijas smaidu, ir pieminēt to, ko laikam tad dara Marta kabinetā, ir tas, vai tu gribi par to parunāt? Tātad šis jautājums ir vienmēr tad aktuāls. Paldies par pacietību un labu dienu! Paldies, dāmas un kungi! Ivars Vanadziņš. Paldies vēlreiz. Ja gadījumā kāds no runātājiem jūt, ka mazliet ir vai kleps uznāca vēl droši drīkstam arī paņemt padzerties, mēs jau šodien runājam par to labbūtību, lai viss ir kārtībā, lai viss ir labi. Mums iespējams daži skatīsies materiālos un redzēs vārdu Veronika.
Bet Veronika nebūs, diemžēl, nākamā runātāja. Viņa, diemžēl, saprot, ka veselības apstākļu dēļ nevarēja šodien atbraukt pie mums ciemos. Bet mums ciemos ir Iveta Piks. Sagaidām viņu ar aplausiem. Darba un organizācija psiholoģi. Viņa pastāstīs par psihoemocionālie riski darbā, praktiski risinājumi darbiniekiem un vadītājiem. Jā. Sveiki, labdien! Es arī pārstāvu organizāciju psihologu loku. Man prieks, ka tiešām mēs esam aicināti kuplā skaitā. Un liels pagodinājums runāt pēc Ivara, jo man būs mazliet mazāka pētījuma dati, bet arī no organizācijām, kas strādā šajā jautājumā un kas vēlās pētīt, kas notiek ar viņu cilvēkiem. Un, jā, es pārstāvu uzņēmumu Talantbee, kas nozīmē mūsu lielais mērķis ir vairot cilvēcību organizācijās caur cilvēku uzvedību izpēti un novērst tās lietas, kas nav īsti jēdzīgas, kā atzīst vadība un par ko runā paši cilvēki. Un jā, mēs diezgan daudz runājam par to, ka mums ir jāatpazīst stresori, mums ir jāstrādā ar stresoriem, mums ir individuāla atbildība. Vadītāji ļoti cenšas, uzņēmumi investē, budžeti dažos uzņēmumos ir ārkārtīgi iepriecinoši, kas tiek veltīti labbūtībai. Individuāli darbinieki paši arī lasa, katrs droši vien ir kādu metodi apguvis, pamēģinājis, kas strādā labāk, izlasījis pāris rakstus par stresa individuālo mazināšanu, bet tā spriedze, redzams, nemazinās. Un kā mēs redzam, jā, ka šie riski, tas nav par mūsu individuālo izturību. Ja mēs runājam par darba vidi, jo es šodien runāšu par darba vidi, par to, kas notiek ar komandām, kas notiek ar cilvēkiem darbā. Bet tas arī ir ļoti saistīts ar darba dizainu, kā mēs veidojam darba dizainu, un kur arī ienāk darba aizsardzības loma, un kur ienāk šī drošība, kā mēs šo darbu veidojam, kā mēs izvērtējam. Un noteikti viena lieta, kas man likās ļoti arī interesanti iepriekšējā jūsu konferences dienā, tieši tā, kas notiks ar mākslīgo intelektu, kā veidosies darbinieku psiholoģiskie līgumi ar šo, un kas notiks ar šo saucamo tehnostresu, un ko mēs darīsim ar to. Bet tas ir noteikti tāds vēl pāris gadus uz priekšu jautājums, bet arī iezīmējās vienā no jūsu darāmajiem jautājumiem. Un es dalīšos ar datiem, kas ir mūsu Talantbee pētījums, labūtības indeks, ko mēs jau pētām 3. gadu. Un, jā, šeit ir piedalījušies dažādi uzņēmumi, gan ražošana, gan IT, gan arī servisa pakalpojumus. Līdz ar to grupa ir uzņēmumi, kas atkārtot veids šo pētījumu un kam interesē, kas notiek, kā mūsu darbinieki arī vērtē. Un kā mēs redzam no stresoriem, kurus vērtējam, ir šī pārmērīgā slodze, kas saistās ar papildus pienākumiem, pārmaiņām uzņēmumā, jo pārmaiņas šobrīd ir ārkārtīgi daudz, un tas ir tas veids, kā mēs strādāsim. Līdz ar to arī kā šo ikdienas stresu atpazīt, kas ir komandai kopējais un kas ir kādam individam. Un arī top 5 ir ienākuši šī konflikta darbā, tātad arī tie ir klātesoši un arī uzņēmumos, kas pat domā par šiem jautājumiem, kas strādā ar labūtības programmām, veido šīs programmas, šis nepazūd, bet ir šajā top 5. Līdz ar to, ja mums ir neskaidrība, ja mēs nerunājam, ja mēs neesam drošā psiholoģiskā vidē, mēs šos psiholoģisko drošību zaudējam ar šiem papildus pienākumiem, neskaidriem uzdevumiem. Un ko tad saka par veselību pašvērtējumu? Šis ir pašu darbinieku. Mēs uzdodam jautājumu par pašvērtējumu, tātad fiziskā veselība un psihoemocionālā veselība. Kā mēs redzam, tie stabiņi ir diezgan līdzīgi, un kā mēs redzam, ka 25% atzīst, ka viņu psihoemocionālā veselība varētu būt labāka. Un vai tas vienmēr saskanēs ar darba personāla daļas, ar vadītāju, augstākās vadības sajūtām, vai tas tiešām tā ir. Un šeit ir svarīgi tiešām skatīties, ieklausīties, ko paši darbinieki par to saka. Un bieži vien veicot pētījumu uzņēmumos, kas to dara pirmo reizi, ekspektācijas ir augstākas, jo mēs taču tik daudz ieguldam, mēs esam tik daudz darījuši, kā tad darbinieki šo nesaprot, kā arī Linda minēja, iespējams tieši tā. Viņi to nezina, tas nav pasniegts skaidri, vai arī tas nav tas, kas ir vajadzīgs. Mēs investējam naudu, bet jēgas no tā īsti nav. Un kā jūs tagad paceļot rokas, jā, kas saka, ka
jūs redzat, ka spriedze pieaug pēdējo gadu laikā? Ne? Jā. Tātad jautājums, kā mēs mērīsim, ko mēs darīsim, kādi būs tie kritēriji, uz ko mēs gribam virzīties un cik tas daudz ietekmē darbinieka, cilvēka veselību. Un kā mēs redzam, jā, ko tad cilvēks pats, paša atbildība, protams, un cik ietekmē darba vieta. 100% atbildība ir darba vietai, darba vieta ietekmē, redzams diezgan daudz, skatāmies tālāk datus. Un kā mēs redzam, šeit atšķirība ir tāda. Fizisko veselību, protams, ir piespiedu pozas, protams, kad ir dažādi apstākļi, kas varbūt fiziski arī nav tik ērti, bet daudz interesantākais un būtiskākais atkal atgādina šie ir uzņēmumi, kas jau kaut ko dara, kam interesē, tātad arī tur psihoemocionālā veselība ietekmes lauks ir 20%. Ārkārtīgi liels pašām uzvija pārsteigums, liekot kopā datus, kad šis ir tas lauks, kur ļoti ir jāpiedomā, kā mēs uzņēmumā sistēmiski skatām šo jautājumu un, protams, kāda ir augstākās vadības attieksme, vai mums tam ir resursu, vieta, laiks un ko mēs darām ar vadītājiem. Iesim pakāpeniski cauri, kur arī būs tie risinājumi un jautājumi, kurus uzdot pašiem vai arī strādājot ar klientiem, ar uzņēmumiem, uzdot viņiem. Un tie pamatprincipi, tad, jā, vai organizācijā ir skaidrs process, ko arī Linda minēja. Tātad vispār pie kā vērsties, kā atbalstīt. Arī runājot, jo man ārkārtīgi interesē šī saistība darba aizsardzības speciālistiem un organizāciju psihologiem un plus vēl sadarbība ar personālu, jo tas ir tāds būtisks strīnieks, kura lauciņā šis nonāk jautājums, vai ir pietiekoši izglītības, vai ir pietiekoši zināšana un vai uzņēmumā ir pietiekoši skaidri nodefinēts, kad pie kā ir jāvēršās, kā atbalstīsim, runājot ar konkrētu uzņēmumu. Arī darba aizsardzības speciālistiem saskāros ar to, ka viņi saka, jā, es nemaz īsti nezināju, ka tam cilvēkam bija trauksmes lēkmes, kad viņš aizgāja uz slimības lapu dēļ šiem te psihoemocionāliem faktoriem, jo personāla daļa man par to neinformēja. Līdz ar to, un darbiniekiem arī nav skaidrs bieži, pie kā vērsties. Jā, un tad būtiski ir izveidot šo te aprakstošo sistēmu, kad ir un stāstīt par to, kā mēs atbalstīsim, kādā veidā mēs aprūpēsim šo cilvēku, kas ir nonācis riska zonā. Protams, arī mērīšana. Mēs varam mērīt mazās pulsu aptaujas, mēs varam mērīt lielākas, apjomīgākas aptaujas un skatīties pats būtiskākais, lai ar ko jūs mērat. Un šajā gadījumā es tiešām arī aicinu pa laikam izmantot arī mākslīgo intelektu, jo jautājumi, ja jūs gribat veidot paši, ir gan sakarīgi. Paprasot vēl kādu validāciju, pieliekot kādu pētījumu, jūs dabūsiet tiešām arī sakarīgus rezultātus, bet, protams, jautājums ir, jūs nevarēsiet izrēķināt paši šīs korelācijas ietekmes, bet galvenais būs skatīties, kāda ir jūsu pieņēmums par to, kā jūs un augstākā vadība uzņēmumā ko viņi sagaida un kas ir realitātē. Kā to piedzīvot cilvēku. Un šī plaisa būs vienmēr. Viņa var būt mazāka, viņa var būt lielāka. Vienā gadījumā organizācija teica, nevar būt, kad ir tik labi rezultāti. Viņi mums stāsta, grib mūs iepriecināt. Bet, kā mēs sakām, anonīma aptauja pierāda to, ka cilvēki tiešām vēlās nodot savu šo patieso vērtējumu. Un, protams, jā, vadītāja apmācības un jautājums, kas vispār ienāk vadītāji šajā te uz galda, vai vadītājiem tam ir laiks, jo es arī parādīšu vienu interesantu slaidu, kas notiek ar vadītājiem un ko mēs no šiem vadītājiem sagaidām. Un te es vienmēr runāju, liekot vārdu vadītājs, ka tie ir visa līmeņa vadītāji. Ja sevišķi runājot ar tiem, kas vada komandas, viņi arī kas vada projektus, paņemot no citām nodaļām cilvēkus, saliekot kopā, un līdz ar to arī viņi ir tie, kas vada, viņiem ir tiem, kam ir jāatbild uz šo jautājumu, par ko mani darbinieki ir šobrīd visgandarītākie un par ko viņi ir visneapmierinātākie. Parasti uz otru atbild uz pirmo ir jāpadomā, par ko ir šis gandarījums. Un, protams, ja mēs nemēram šo stresu, tad mēs to uzņēmumu vadām daļēji ar aizvērtām acīm. Un es teiktu, ka pētīšana tā ir tiešām tā navigācija, mēs skatāmies, kur mēs ejam.
Un ļoti, ļoti būtiski skatīties par visiem šiem te līmeņiem, ko mēs darām, kurā līmenī. Un es teiktu, ka pēdējos gados mēs esam ārkārtīgi jau labi sasnieguši individuālajā līmenī. Ir ļoti daudz programmas, dažādas eksperimentējam, izmēģinam, piedāvājam veselības apdrošināšanā psihologus, piedāvājam brīvpieejā psihologus, piedāvājam caur arotbiedrību psihologus. Ir 1-pret-1 sarunām, kolosāli, ļoti, ļoti, ļoti labi. Šo, protams, ka nevajag pazaudēt, individuālos labumu grozus pētam, skatāmies, bet tas neatrisinās pamat problēmu, jo mēs servisējam individuālo cilvēku vajadzības. Ja viņš par šīm vajadzībām ir griezies teicis, 1-pret-1 mēs esam saņēmuši, bet pats būtiskākais ir, kur mums būtu jākoncentrējas, jāstrādā, tas ir komandu līmenis. Jo darbā mēs esam komandās, darbā mēs strādājam ar cilvēkiem, vadītājs dara ar citu cilvēku rokām, un tieši tā, kā arī minēja Inta, psiholoģiskā drošība komandā ir tas, kas to darbu veicinās vai neveicinās. Ko mēs darām ar šo vadītāju resursu, un ja mēs esam ļoti jauki izpētījuši, mēs esam regulāri mērījuši, mēs esam investējuši laiku, darījuši kādas darbības, pēc tam atkal mērījuši, pēc tam es izstāstīšu vienu labu piemēru. Un vai augstākai vadībai ir svarīga tātad šī te veselība, vai ir tiešām definēta attieksme, kad mums ir svarīgi, mēs darām, mums ir X, Y, Z dažādas aktivitātes, un mēs viņas nekad neņemsim nost, mēs tikai skatīsimies, lai viņas būtu lietotas. Un, protams, skatāmies arī par šo te labklājības stratēģijas izstrādi, kur mums ir tie pamatprincipi, kurus atkal atceramies organizācijas pusē, kas ir izpēte, darbinieku iesaiste, komunikācija un konsultantu piesaiste. Un kas ir būtiski, skatoties par šiem te visiem līmeņiem, arī vienam uzņēmumam jau šogad viņa 3. gadu veiks šo pētījumu. Pēc 1. gada sens uzņēmums ir filiāles dažādās pilsētās, paši ar viņu sēžot dažādās ēkās. Stresori bija izteikti dažādām nodaļām, ļoti augstā līmenī konkrēti stresori, un augstākā vadība ieraugot rezultātus teica, nē, mēs esam uzņēmums, kuram ir svarīgi, jo cilvēki pie mums strādā ilgi, viņiem ir ļoti maza mainība, kad mēs ar šo strādāsim, un mēs strādāsim caur komandām, mēs investēsim, lai komandās ir laiks, mēs ieliksim šo KPIs vadītājiem, ka tu strādā ar savu komandu, izpēti, kas ir par tiem iemesliem, ko tu vari darīt pēc darba pārdizainēšanas, ko tu vari darīt par psiholoģiskās drošības vairošanu, kad šis ir viens no šiem KPIs, kas prasīja laiku, kas prasīja arī tieši atbrīvot laiku vadītājiem, ko es varu nedarīt kā vadītājs. Un rezultāti nākošajā gadā uzlabojās, skatīsimies, kas būs šogad ar šo uzņēmumu, jo tas ir tāds tiešām labs piemērs, kādā veidā atsakojot, darot šīs te intervences, ir arī rezultāts. Jā, un tad mēs nonākam pie tā, kas tad ir ar to vadītāju. Vai tas vadītājs ir varonis, jo viņš atbalsta, viņš suportē, viņš ir emocionāli pieejams, viņš saprot biznesu, to mēs no viņa sagaidām. Bet ko saka dati? Saka to, ka tie vadītājiem ir šeit statistika nozīmīga atšķirība, ka viņiem ir šī te pārmērīgā darba slodze, un viņiem ir šīs ilgās darba stundas. Tātad mēs redzam, ka vadītāji ir šobrīd jau tā pārslogoti, kad visdrīzāk jautājums, ko es varu nedarīt, tiek atļauts uzdot darbiniekam, bet to jautājumu nevar uzdot vadītājs. Ko es varu nedarīt, kad man vēl nāk uz mana galda nākošie jautājumi. Un tad, protams, ir tas jautājums, ko mēs atkal ar visa līmeņa vadītājiem, tie, kas arī ir ražošanā brigadieri, kuri vada savu komandu, ko mēs ar viņiem darām. Un te ir tas būtiskais meklēt, kas ir tas individuālais darbā ar vadītājiem, kas ir viņiem kopīgs, kas ir tie kopējie stresori darbā, kas nozīmēs par atkal vadītāju uzskatu uzņēmumā, kas mums ir labs vadītājs un kas labam vadītājiem ir jādara, par ko mēs viņu atalgojam, kā vadītājs grib piederēt šajā grupā pie labiem, iedzīgiem vadītājiem. Un kas ir unikālie individuālais stresori, kur mēs varam skatīties dažādas varbūt personības īpatnības pieņēmumus, prasmju trūkumu konkrēti vadot savu komandu. Un būtiskais mums ir tiešām salāgot šīs te atbildības lomas, ko dara
nodaļas vadītājs, pieņemsim ražošanā, ko dara maiņas vadītājs un ko dara brigadieris, jo visi viņi ietekmē savu komandu, ar kuru viņi ikdienā strādā. Un cik mēs gribam likt tātad vēl jaunu slāni šiem te vadītājiem, kas tiešām parasti no visas sirds vēlas izdarīt to maksimumu, jo ir svarīga šī te vadītāja loma un ir svarīgi saglabāt šo te autoritāti. Un jā, vai mēs vispār mēram, kas notiek ar vadītāju slodzi? Kāds mēra? Jā, tas ir forši. Privātā sektorā bieži vien nemēra šo vadītāju slodzi un tad, skatās, jā, kurš tad atkal ir slimstrādē vai nekad nav atvaļinājumā aizgājis. Un nākošais tātad, ko mēs darām ar vajadzībām? Vai mēs viņas izpētam, vai mēs minam par tām, vai mēs mēģinām pieņemt dažādus pieņēmumus. Līdz ar to skatījāmies, ka individuāli mēs esam ļoti labi strādājoši, bet ja ir šī slodze vai neskaidrie uzdevumi, tad, protams, tas stress atkal atgriežas. Un tad līdzībās runājot, mēs tiem cilvēkiem mācām dažādi peldēt, kraulā, brasā, dažādi, bet to straumu mēs tā kā pieliekam ātrāk, un tad ir jāizpeld metodas. Ir individuāli, mēs tev suportējam, reku tev plaznas, reku tev šitas, bet tā strauma iet ātrāk. Un tad, jā, kurš vadītājs noslīgst, kurš nenoslīgst, tas tad ir atkal uzņēmuma attieksmes jautājums. Un tad, jā, tas būtiskākais, ko jautāt šajā gadā, es teiktu, pat ir nevis vai mums ir riski, jo skaidrs, ka viņi pastāv, bet vai mums ir drosme tos izmērīt. Vai mums ir drosme skatīties uz šiem riskiem, un vai mums tiešām ir šī stratēģiskā pieeja, jo mēs zinām, ka tas būs dārgi, tas prasīs laiku, dārgi arī to, kad vadītājiem laiks būs jāvelta šīm sarunām, un tas nebūs ātri, tas nebūs 3 mēnešos, ka mēs varam mainīt. Bet, kā arī Ivars rādīja savos datos, tad šīs muguras sāpes, nogurumi, slimstrādes, tas tomēr maksās dārgāk, un mēs uzņēmumā ieguldam darbinieku sagatavošanā jau ārkārtīgi daudz, jo ir dažādas certifikācijas, ir dažādas procesu apguves, kas ir ilglaicīgas un prasa katra darbinieka tiešām individuālu apmācību. Un par stresu mēs runājam daudz, problēmas mēs Latvijā labi atpazīstam, varam salikt, parunājam par to, bet es teiktu, ka tā viena no tādām, kā es arī no organizācijas psiholoģijas redzu, kad ir svarīgi mērīt, skatīties, darbinieku pašvērtējumu uzzināt un būtiski skatīties uz šo darba dizaina maiņu. Jo atkal saliekot, ja mēs identificējam problēmu, brīnišķīgi, mēs parunājam, ja atklātāk vajag mazāk atklāti, mēs novienojamies par kādu iniciatīvu, darbā tās traume plūst, vadītājiem laika nav, līdz ar to, protams, tie simptomi atgriežas. Kā es saku, tas svarīgākais skatīties tiešām komandas ietvaros, nodaļas ietvaros, un nodaļās lielās ir daudz vēl mazās komandas. Un jā, caur ko mēs identificējam šo problēmu, caur iekšējiem ziņojumiem, caur pētījumiem, caur 1-pret-1 sarunu, informācijas apvienošanas, kā mēs organizējam diskusijas. Vai tās ir 1-pret-1 sarunās, individuālās, kāds atnāk, kaut ko izstāsta, ieliek uzņēmuma ierosinājumu kastē, vai mēs tomēr atkal sākam ar komandām. Mēs zinām, kas ir komandas specifika. Vai iniciatīvas ir individuāli plānotas, un vai, protams, augstākā vadībai ir svarīga vai ir skaidri definēta attiecības, ko mēs darīsim, par ko mēs iestāsimies un kā mēs šos riskus katru dienu liksim uz galda. Un jā, protams, tas ir tāds jautājums būtiskais augstākai vadībai un pašiem, kas nes šīs iniciatīvas, vai mēs vairāk strādājam ar simptomiem vai ar cēloņiem. Ar simptomiem ir patīkami, ātri mēs varam iegūt kādu pacēlumu, bet cēlonis noteikti būs tas, kas izārstēs vai dos atvieglojumu kopējai sistēmai. Tas no manas puses viss. Droši piesakieties vēstkopai un tiekamies pauzē. Jā, paldies, Ivita, arī, ka varēja aizvietot kolēģi.
Tagad pavisam pēc neilga laiciņa mums būs paneļa diskusija, kur arī jūs varēsiet uzdot savus jautājumus gan online, gan šeit klātesošie. Būs mums arī QR kods, kur varēsim attiecīgi uzdot savus jautājumus Slido platformā. Bet tagad mums neliela kafijas pauze un tiekamies pēc pusstundas apmēram. Tātad ap 11:30 kaut kur tā esam atpakaļ. Tā kā droši aizējam pēc kafijas tepat un kādām uzkodiņām.